uz patiesiem notikumiem. Balstīts uz patiesiem notikumiem. Pirmais podcasts Latvijā ar nepareizu nosaukumu. Tieši tā, gramatiski nepareizs nosaukums no pirmās dienas līdz pat pēdējai. Ar jums šovakar ir Silaus un Sniegs, kuram patīk čurāt baseinos. Rekur dzeltenā krāsa, tev čurču krāsa. Ir izņēmumi gadījumi, ka man nepatīk čurāt baseinos. Vai tu vari pateikt, kādi gadījumi ir tie? Ja tev ir aizlīmēts pimps ar superlīmu? Nope. Tā nav problēma. Jā, jo ūdenī tāpatām tas klors sāda to līmi, un tad man nav ciet. Bet nē, vienīgā reize, kad es nemīlu čurāt baseinā, ir tad, kad neviens cits izņemot man nav baseinā. Tā kā es izbaudu čurāšanu baseinā tikai tad, kad vēl ir cilvēki baseinos. Jā, tas es atvainojos, ka bija klausītājiem jāpaskaidro, man ir vienkārši jāpaskaidro Robertam, lai viņš saprot. Jā, dīvains kinks tev, kurš man obligāti bija jāzina. Jā, bet kas tev sagādā to prieku, kad kāds cits sajūt to siltumu? Es zinu, ka vienkārši visiem, ka tas ir grēks, ka nedrīkst, vai ne? Un, tas tabu aspekts tev piesaist. Jā, un ka viņi nezin, un tas notiek. Un tad, ja viņi zinātu, viņi muktu prom vai bēgtu, vai iespējams ķērktu un raudātu, bet viņi neko no tā nedara, un es viņiem turpat blakus. Kā ir ar vienu snekeru ielaišanu? Jā vai nē? Lai gan viņi neraksta tajā politikā to, esmu vairākos baseinos nobloķēts, tāpēc man nav tā, ka Latvijā ir infinity daudz baseinu, līdz ar to man bija jāsāk. Kaks redz? Man ir jautājums, tev drīzāk šis vai drīzāk tas, kas tev tagad rokā? Drīzāk tas, kas man rokā, jā. Drīzāk tas, kas man rokā. Okay. Tur jau bišķi pa vēl jau nobloķēt. Tad jau jāevakuē viss tas baseins ir. Jā. Nē, tur, zini, viņi jau zaudēja naudu pārsvarā, tā, ka tas vienkārši... Tu derībās? Tu sadari ar kādu? Nē, es to prieku. Man nevajag derēt. Es tādā ziņā, ka viņi neevakuē pēc tam tos pārējos apmeklētājus. Viņi mēģina tā kā to informāciju noslēpt. Paslaucīt visu to... Zem tepiķīšu. Un burtiski, ātri tas, kuram tā maiņa, viņi savā starpā pēc tam strīdās, kurš to sūdu ņems ārā, jo 2 džeki strādā. Es tādās, mēs jau esam vienlīdzīgi. Es to kvaku negribu ņemt ārā no basēna. Tā kā man nemaksā tik daudz, es atvainojos. Tu arī negribi. Es gribu. Tu gribi. Jā. Reti, kad ir tādi džeki, tas ir mans kings, es gribu. Mans kings ir izvilkt slapi kaku no basēna. Jā. Bišķiņ šito gan ir kā mēģināt tiešām izlieto nesasmelsi. Vairs jau. Mans jautājums ir, kāpēc basēniem nav paklāja apakšā? Vai vismaz paklāja raksta? Lielākoties basēnos, fancy basēnos 20. gadsimta sākumā bija visādas tur mozaīkas apakšā un tā tālāk skaisti. Mūsdienās zila flīze. Ko mēs liksim zila flīzi? Kāpēc nevar uzlikt tādu skaistu flīzi ar basēnu? Nevis basēnu, bet paklāja rakstu, piemēram. Jā, man nav. Tad persiešu. Jo dārgi. Kāpēc viss mūsdienas ir dārgi, un kad cilvēki bija daudz nabadzīgāki pagātnē, tad varēja uztaisīt nice lietas. Cilvēki mācēja rokām strādāt, bija daudz speciālistu, kas mācēja tādas flīzītes salikt, un viņi nemaksāja tik dārgi. Droši vien, ka jā. Bet kaut kas tādā ziņā ir bišķiņ bēdīgi pazaudēts. Zini, tā nav taisnība. Piedod, ka es tevi pārņem nedaudz šo podcastu. Tā nav taisnība, man ir rēns. Jo 19. gadsimta beigās... Tas izklausās, ka tu saki ēna, rēns. Labi. Kā ir latviski rēns? Nav latviski tāda vārda. Valsts valodas centrs. Lūdzu, izdomājiet kaut kādu stulbu vārdu, lai mēs varam viņu apsmiet kārtēs. Rēns, kāda tev priekšlikuma vārdam rēnt? Rant.
čīkstēšana. Jā, bet rēntam ir tāds dusmu elements, kas čīkstēšana asociēs vairāk ar tādu. Kāpēc tā? Rēns ir tāds, kāpēc tā jābūt? Rūkt. Rūkšana, jā, es gribu parūkt par šo konkrēto tēmu. Bet man liekas, lai Valsts valodas centram derētu, viņam vajag obligāti jaunu vārdu. Jā. Jā, tā kā, piemēram, rūktināties. Jā. Vai kaut kas ar to latviešu saka. Grūti, vai ne? Nav tik viegli viņam strādāt. Viņam vajag, mēs arī neesam high. Jā, arī, tad būtu daudz vieglāk. Man liekas, ka Valsts valodas centrā viņam pusi no budžeta aiziet vienkārši uz marihuānu, jo kā tu citādi var darīt to darbu? Tas nav iespējams. Jā. Bet tā es tiešām, varbūt daudzām nozarēm nevajag, bet izdomāt latviešu vārdus tur ļoti noderēts tiešām, ja viņiem budžetā ir zāles nauda. Tāpēc tās idejas vienmēr ir tik tādas nevisai labas bieži vien. Jo viņiem vienkārši nav tās piekļuvis. Viņiem nav tā zāle. Un arī būtu interesanti rezultāti, jo tomēr tur jau nestrādā tas 20-gadīgais Edijs, vai ne? Tur kaut mirdze 60 gadi strādā. Viņi pirmoreiz uzpīpēja kāsu un viņa vienkārši atnāk vaļā latviešu valodas čakras. Fucking Enzelīna garu viņa redz, un viņš viņai burtiski saka visādas idejas. Oh my god. Viņai beidzas tas strips un tāds, wow, šis bija smagi. Viņai noteikti pirmkārt viņam vajag, ne tikai viņam vajag bongu pirmkārt, obligāti. Nekāda jointi, pipītes, veipi. Tīri bongs, kārtīgs, liels hits. Viņa aizlido pie tā Enzelīna kosmosā. Varbūt edibles arī var. Jā. Cepumiņas vai kaut ko tādu. Viņa aizlido kosmosā. Viņa pierakst visas tās idejas. Tad viņa iet vemt. Viņa pamosts. Pārskat visu. Tur vienkārši kaut hieroglifi ir. Nav cilvēku valoda. Viņi ir izgudrojusi jaunu valodu pilnībā, ar kuru var sazināties ar ciplanētiešiem. No 26. gada skolās māca jauno latviešu alfabētu. Mēs izrādāmies visu esam darījis nepareizi līdz šim. Tātad mans rēns, jā? Jā, tavs rēns. Tātad 19. gadsimta beigās, 20. gadsimta sākumā industrializācija, jā. Viņa fucking rūpnīcās ražo visus šitos ornamentētos tur tās... Kā sauc, kas ir lampas uz ielām? Lampu stabi, jā? Jā. Lampu stabus viņi ražo, saprota, visādiem ornamentiem tā tālāk. Rūpnīcā. Bļeļ, to visu var izdarīt. Rūpnīcā to var sataisīt. Bet kaut kas ideoloģiski, kaut kas ideju vēsturē notika. Ka notika 2 pasaules kari, un tad cilvēkiem viņi gribēja kaut kā dzīvot citādāk, jo viņam viss, kas asociējas ar šo veco pasauli, bija novedis līdz nāvei un iznīcībai, kas ir taisnība. Bet principā, jebkāda ornamentācija, dekorācija, jebkas busy, out of style. Viss, kas ir tukšs, taisns, balts, pelēks, vienkārši minimalistisks, aiziet. Tas ir tas. Un kā man patīk daudz no tā, tīpaši agrīnajos 20, 30, tā tālāk, kas tur notika. Bet mēs esam beigās nonākuši līdz pasaulē, kurā tiek uzbūvēti tikai kvadrāti. Millennial grey. Jā, un visam ir fucking grey. Tas bija mans rants. Paldies un atvainojos, ka jums bija tas jānoklausās. Jā, nē, tas modernisms sūkā dirsu vai kaut kas. Tev nepatīk, vai tu man mēģini piekrist? tev nav nejausmas, par ko es runāju. Tev vienkārši. Tas ir kā ballītē, kāds tev uzsēž uz ausīm. Nē, tas mājas zina mūsdienās. Nē, es tev pilnībā piekrītu. Es arī esmu par to daudz vārījies. Man visvairāk besīja, kad, piemēram, tagad vai ne, kāpēc turisti brauc uz Latviju. Kāpēc? Seksturismā? Viens. Jā, seksturismā. Tagad ir citi jauns vilnis seksturismam. Jā? Bet pie šī atgriezīsimies. Ne, pie šī noteikti atgriezīsimies. Pie šī jāatgriežās, bet es gribu parentot par šo. Atgriezīsimies. Jā, cilvēki brauc, viņi brauc satikt mani.
Bet tā, es esmu aizņemts, vai viņam neizdodas satikt. Tā jau var teikt, cilvēkam tikai 2 rokas un 2 caurumi. Viena no 2 lietām, viņi tur iet uz to kluso centro jugendstilu skatās, vai ne? Un tagad mēs ceļam mājas, kas ir vienkārši parasts stikla sūds, kas ir daudz labāks citās valstīs. Kāpēc mēs neturpinām būvēt kaut ko, ko var atnākt paskatīties? Nu, tā ir taisnība. Neviens pēc 50-100 gadiem nebrauks skatīties uz šiem stikla un plastmas mājām. Exactly. Viņas ir tieši tādas kā visur pilnīgi vienalga. Un man vienkārši tarinē, jeb kretinē, jeb tarinē. Tu varētu vēl strādāt valodas centrā. Šitā es teiktu, ka ir atļaujas, kas, tiek, protams, tu nevari uzbūvēt pilnībā, jebko, tev ir kaut kas jāsaskaņo to Rīgas doma, vai nezinu, kā tas viss strādā, bet tev ir, tu, piemēram, arī Pāvilostā nevar uztaisīt kādu māju, tu gribi, tev ir kaut kāds dažreiz, piemēram, ja tu esi, piemēram, Vecrīgā, tev obligāti tur jāatjauno tāda māja, kāda tur bija, tas uzreiz ir daudz dārgāk, tāpēc to nevar izdarīt. Jebkurā gadījumā ir šie gadījumi, kad dod atļaujas mājām, kādas viņas tur uzbūvē. Un, var redzēt, kad ir uzbūvēts lētākais sūds, kurš no āras izskatās arī vienkārši basic. Un tas ir Rīgas centrā. Burtiski. Mūsu turisma sirdī. Kāpēc tādas? Ok, Purciemā fine. Būvē, ko gribi. Bet man šeit, ja tev dod atļauju, vispār vajadzētu dot atļaujas tikai būvēt mājas, kas izskatās ahujena. Kad cilvēki atnāk, vienkārši 10 zina, kā piemēram Amerikā ir tiesas, un tad viņiem random ir tie cilvēki, kas ir tajā žūrijā, kas izlemj, vai tu esi vainīgs vai nevainīgs. Latvijā vajadzētu random no vienkārši katra mikrorajona pa vienam cilvēkam, viņi atnāk, tu viņam parādi savu projektu, un ja visi nesaka vienbalsīgi ahujena, tad to māju ahuju nevajag celt Rīgas centrā. Tāpēc man besīja ārā, kad kāds uzpelna. Es jūtos, ka manus šitos resursus, it kā mums būtu nafta un kāds pimpis atnāk, viņi izroka un visu naudu saliek kabatās. Tā es jūtos, ka kāds uzbūvē neglītu māju Rīgas centrā. Tāds pideras. Es tur varēju uzbūvēt kaut kādu smuku štābiņu. Tu pideras uzbūvē 5-stāvīgu biroju neglīteni. Man liekas, ka vajadzētu iezonēt vienu rajonu, kur tu vari būvēt cik vien neglīti tu gribi. Jā, neglītās mājas, tas arī ir labs turisms. Tas ir labs turisms, tas strādā. Visneglītākais rajons. Bet man ir bijuši tā kā arī kaut kur laikam Grieķijā, es redzēju, ka viņiem tās mājas vai tie jumti, ir kaut kādas vizītkartītes, ka tev reklamā, aizbrauc turismā šajien. Un tur viņiem bija balti jumti, kaut kas interesants tur bija, un man bija tāds, jā, ģeniāli. Vienkārši visa Rīga nokrāsojam zaļus jumtus, lai tu brauc ar lidmašīnu, tev ir tas wow moments. Un visi lido uz Latviju tikai, lai paskatītos uz mums no gaisa. Man ir bijusi arī tieši tāda pati ideja. Tas ir... Bet tas ir easy. Cik tā krāsa maksā? Jā, man liekas, ka tas nav iespējams tik dārgi. Bet efekts milzīgs. Man liekas, tas ir tāpat kā Ņujorkā ir tie dzeltenie taksometri, piemēram, jā? Jā. Es nezinu, vai tur pēc likuma ir jābūt dzelteniem, bet vienā brīdī viņi kļuva un tad palika, un tā ir tāda trademarka zīme tai pilsētai, kur šādi mums ir dzelteni taksometri, tie Ņujorkas taksometri. Piemēram, es nesaprotu, kāpēc visi taksometri, visi šitie bolti un visi, kam ir licenci, kāpēc viņiem nevar būt vienā krāsā? Mašīnas? Jā, mašīnas. Vai arī ar kaut kādu vienotu uzlīmi, kaut ko, kas tā kā ir tas dzelteni-melnais kvadrātiņš. Tas ir smuki, un viņi rada vienotu estētiku, bet, Rihard, par ko mēs vispār šeit runājam? Vai tu esi redzējis Rīgas satiksmes jauno dizainu? Kurš jau ir gadu iespējams vai ilgāk. Nē, esmu dzirdējis, ka tur bija kaut kāda Kā vārīšanās. Tu nevari redzēt? Tu neesi redzējis autobusu? Pirmkārt, tas logotips, jā? Jā. Tas ir vienkārši... Es nezinu, šī ir vienkārši sūdzēšanās. Es zinu tikai pastam. Vai tu esi redzējis pasta identitāti nobaidījās? Tā ir labā. Tā ir rikti gama. Nē, bet patiesībā, godīgi sakot. Ko es redzēju? To video? Par mājaslapu? Jā, viņam baigi labā mājaslapa. Bija, par mājaslapu. Bija ļoti labs video. Jā, tur bija kaut kāds bārdens, tas pusmužu vīrietis.
teica, ka viņš daudz sēž telefonā, man liekas, nožēloja viņa vecumā. Nē, bet tur bija tāds riktīgi labs par filiālēm, ka kaut kas filiālēs, ka pastam jauns filiāls. Jā? To es pārskipoju, laikam, man liekas, baigi garlaicīgais. Tas ir Roberta video, ko es cenšos pateikt. Mums vienkārši bija sadarbība visiem ar Latvijas pastu. Ne, bet godīgi, viņam ir labs tas rozā, maiga rozā ar zilo. Viņš ir afegēna Rīgas satiksme. Viņi nāca pie mums, viņi vērsās pie mums, viņi nehujā mums. Pirmkārt, mēs nedizainējām. Sūkā viņi dirsu! Tas ir tagad, ja tu nenāc pie mums, pēc cik tad tāds pārmaiņas, lai mēs visiem par to paziņojam, tad fuck you, bitch! Tu tiks nodarš šajā podkastā. Pirmkārt, mēs Stulbā Rīgas satiksme. Tu esi tu esi redzējis to logo. Viņš ir tādās nedaudz zaļganos toņos kā šis, bet tu esi redzējis, tagad autobus ir tajā zaļajā krāsā. Nebija tāds, kāds bija iepriekš ar zaļo. Tad zils ar oranžu. Fucking atver telefonu un paskaties. Man nav telefons. Kur tavs telefons? Ir tev 2 telefoni, kur viņi atrodas? Mums ir DJI. Maciņš šitiedz. Cilvēki zinās, ka mēs lietojam mikrofonus. Pirmkārt, no šīs puses tikai to var redzēt. No tās puses izskatās, kā jebkurš kosmētikas maciņš. Jā, tas vienkārši mans kosmētikas maciņš. Es nezinu, man nav telefons līdz šeit. Kur ir tavs telefons? Paņem, man ir melnbalts telefons, es nevaru tev parādīt. Būs viss melnbalts tāpat. Labi. Es nevaru noticēt, ka tu neesi redzējis joprojām šo dizainu. Ir pagājis tik ilgs laiks. Parādīt Rīgas satiksmes jauno dizainu. Tu esi kļūs par vienkārši Wall-E cilvēku. Tu esi tas resnulis tajā skūterī. Čedāts? Jā, šis screenshots no News Inbox fucking... aptuveni tāds. Tu cik vismazākais attēls pasaules vēsturē šeit ir? Es neprecizēju lielumu, jā? Viņš darīja, ko varēja. Bet paskaties uz to krāsu izvēli. Tāds viegli dzeltena zaļais tāds... Ar to zilo kopā. Iepriekš bija labāk. Un bija daudz labāk. Man ļoti patīk patiesībā tas. Arī, ja tu atvers iepriekšējo logotipu, tad tu redzēsi, ka viņam ir dizainiski Vari paklusēt sekundīti. Atver man lūdzu jauno veco Rīgas satiksmes dizainu logo. Pastāst man lūdzu, kāda ir mana mīļākā pornogrāfija, kur es visu laiku meklēju ar tavu palīdzību. Nesaki. Man nācās iziet ārā, viņš sāka rādīt video. Parādi man lūdzu veco logo Rīgas satiksmē. Pornogrāfiskā versija. Viņš dzirdēja pornogrāfiskā versija. Tas prompts ir parādi man lūdzu veco logo Rīgas satiksmē pornogrāfiskā versijā. Ģenerē attēlu. Ģenerē video. Such a pussy. Labi. Jā, jebkurā gadījumā man besīja tā zaļā krāsa, viņi nokrāsojuši ir pasūtījuši tos nokrāsojuši autobusus UTT, tajā zaļajā tonī, kas bija tajā logotipā. Nē. Tas tumši zilais ar slikti, ak Dievs. Kā var tādi cilvēki vispār strādāt kaut kur, atbildēt par estētiskām lietām? Vai ne tur beigās kāds cilvēks, kuram nav... Jo kurš beigās pieņem to gala lēmumu? Būtu labi, ja to dara kāds mākslinieks. Kāds visdrīzāk neredzīgs tur ir, vai arī kāds, kuram ir, nezinu, izdurtas acis, varbūt, vai kāds, kurš varbūt ir psihozē konstantā. Tās tāds pievilcīgas krāsas. Jā. Kāds no trakonām? Es nezinu. Varbūt kāds, kuram nav nekāda, kurš nespēja runāt un nemāk zīmu valodu, nespēja nekāda nokomunicēt pareizo. Es taču nezinu, ak Dievs. Es nezinu, šodien neesmu vispār labā gara stāvokļa. Es neesmu labā formā, jo man smadzenes ir konstanti aizmirst to, ko es gribēju pateikt. Jau? Jā. Gribēju atkal kaut ko pateikt? Nē, es vienkārši tagad meklēju vārdus. Piemēram, es visu laiku meklēju vārdus. Es gluži kā strādātu valodas centrā. Ja tu būtu vārdsargs, tu meklētu vārtus. Vai arī tu būtu uzbrucējs?
Tad tu meklētu vārdus. Bet... Ja esmu vārdsargs un es meklēju vārdus, ir slikti. Jā, tad ir rīktīgs sūdīgs vārdsargs. Varbūt tas pats cilvēks, kurš dizainēja šo Rīgas satiksmes logo, viņš arī piedalās amatieru futbola līgā. Viņš ir vārdsargs. Iedomājies, šis cilvēks ir slikts, briesmīgs visās savas dzīves jomās. Ja vārtu sargs sargā savus vārtus... Kur palika? Kur palika? Ko sargā? Es atvainojos, ja nepateiksiet, kur palika vārti. Ja vārtu sargs sargā vārtus, ko sargā vārdu sargs? Mūsu valodas tīrību. Tajā valsts valodas centrā arī strādā šis cilvēks. Viņam ir 2 darbi un hobijs. 2 darbi un hobijs? 2 darbi un hobijs, jā. Kas viņu hobijs? Futbolu spēlēt, vārdsargs būt amatieru līgā. Kas bija tā otra lieta, par ko tu lamājies? Jā, par to vidi un par krāsām. Tās krāsas, jā. Davai nokrāsojam tos jumtus kaut kādā krāsā, jā, zaļu, zilu, sarkanu, vienalga. Bet tā ir, es redzēju, nesen video, nokrāsojam visas fucking durvis ieejas. Vienkārši zilas nokrāsojam vai sarkans vai... Izskatās smuki, jā. Vai tā kā tajā valsts karoga bordo. Jebkam piestāv tas valsts karoga bordo sarkanais tonis. Tev bērnībā bija mašīnīte. Tev bija mašīnīte, ar ko spēlēties. Tu domā šo mašīnīti? Jā, es strādāju no 7 gadu līdz 14 gadu vecumam. Tev dzimšanas dienās dāvināja Diegus polīts. Dāvināja, jā, tad man bija jāsataisa kaut kas, tad jādod, tad es nopelnīju dažas monētas, jā. Nē, Bangladešā bija, augt nebija viegli. Jā, Bangladešas, Roberts. Bangīs. Bet tā krāsa arī ir mainījusies, jo agrāk viss esot bijis daudz krāsās, arī cilvēku mašīnas esot pirkuši krāsās. Ja tu, piemēram, apstājies pie sarkanā un pasies visi cilvēki ģērbjās melnā, labi, tas ir tāpēc, ka mums ir augsts un tad ir vieglāk. Bet jā, visas mašīnas ir baltas, melnas vai pelēkas. Un tad arī visi, piemēram, arī dizaina elementi, tā kā mājas interjerā, agrāk bija tāds riktīgi daudz tapetes un krāsās, viss kaut kas tepiķis tev bija. Tagad viss vienmēr ir tāds minimalistisks. Un, jā, bija vesels čalis, kurš par šito runāja, ka kur pie jodi palikusi krāsa. Viņi ķipa ir, bet viņi daudz mazāk. Un tagad, piemēram, agrāk cilvēki pirka mašīnu zaļā krāsā. Tagad vienkārši neviens nepērk mašīnu zaļā krāsā. Gadrīz. Zero! Un nav tāds īsti, viņš pamatojums arī, kāpēc? Viņš nezināja. Bija vairāk stāsts par to viņa viedoklis vai viņa ideja par to, kāpēc bija tas, ka tas ir izskatās dārgāk. Izskatās vairāk luksus, un vienā brīdī visi vienkārši tēmē uz to, ka tu izskaties vairāk turīgs, tu izskaties vairāk luksus un tāds stilīgāks. Principā, jā. Vieglāk droši vien ir pārdot, to es esmu dzirdējis, ka ir vieglāk pārdot tālāk arī, kaut ko, kas ir neitrāls, nekā kaut ko, kas izceļās. Pērk neitrāls, lai varētu kaut ko vieglāk pārdot. Es nezinu, tas neliekas, nekas no šī neliekas absolūti tā ar pilnu izskaidrojamību. Daļēji tas, daļēji šis, bet... Tev agrāk bija kaut kāds viens, man šeit, ka varētu būt saistīts, mūžība atpakaļ tu stāstīji, kad kā kapitālisms noved līdz tam, ka vienu brīdī ir tas krēsls, kurš maksā konkrētā cenā, un viņš ir izdevīgākais, un tad tā kā viss ir pēc tā viena dizaina. Zini, tā kā ir kaut kas super lēts un cheap, tad ir kaut kas super dārgs, un tev liekas, ka tev ir tā kā viss kaut kas pa vidu starp to lēto un dārgo. Tev ir tā kā 100 krēslu vēl. Super dārgais krēsls lētais, un tad vēl 100 dažādi dizaini pa vidu. Un tu kaut ko stāstīji par to, ka vienā brīdī ir tāds, tā kā, ka tas pa 14-18 eiro, un tad beigās viss ir pārsvarā. Kaut ko es stāstīju tādu, jā. Tu atceries? Aptuveni? Ja, nē, bet... Nē, pat bišķī neatceries. Saprāt vismaz virzienu? Jā, es saprotu virzienu, bet, es esmu idiots, Rihard. Vai kādas zināšanas tieši man ir? Mēs runājam par tevi un atmiņām. Citu, iepriekšējo epizodi mēs nobeidzām uz to tavu, kā tu sauc to savu periodu? Flopēra, jā. Man patīk, ka tu nezini šo terminu. Interesanti, tas man šķiet. Taču pavadu laiku internetā. Nezinu, flopēru. Es zināju, ka var flopot video, es nezināju, ka var flopot dzīvi. Jā, var flopot.
Man ir risinājums, jo mēs vēl es pieļauju, es ceru, ka kādam skatītājiem būs uz komentārus, bet mēs vēl neizlaidām to epizodu, tāpēc mēs nezinām, bet man ir risinājums. Es varu uz šī cliffhanger, uz šī kraujas malas. Smailītē? Kraujas karāšanās. Uz šīs karā tavu kraujas mēs varētu apstāties un mēs varētu pastāstīt, ka, principā, ilgtermiņā jebkurš tirgus tiec uz poliem, uz vainu Ziemeļpolu vai Dienvidpolu? Vislētāko, vislētāko, vismasveidīgāko produktu, vai otrā galā uz dārgiem luksus ekskluzīviem produktiem. Tev ražot kaut ko pa vidu ilgtermiņā kļūst neizdevīgi, kad tev konkurenti tiec vai vienā virzienā vai otrā saviem ražojumiem, jo tas lētais plastmas dārza krēsls, kas visur ir, viņš izkonkurēs visu ar laiku, jo viņš ir lētāks. Viņi var uztaisīt lielākās masās, viņš ir pieejamāks, un tad viņam ir labāks profit margins nekā tavam vidējas cenas krēslam. Tā kā ar laiku tev jādomā, vai tu drīzāk raduros kaut ko dārgāku un mazāk apjomā vai lētāku lielāku apjomā. Visu dzīvi es ņemu to lētāko versiju, bet ne pēc izvēles, tādas vienkārši spiesta situācija. Bet esmu pirmo reizi dzīvē kādā punktā, kur es tāds, sāku skatīties, kas jums ieeja tajā teinīcā Vērmanas dārzā. Sveicināti, kas ir dārgākā teja, kāda tev ir? Tev ir ierodas rokā. Kas ir dārgākā teja, kas tev ir? Šī pa 12 eiro. Par lētu, es eju citur. Man vajag dārgāk. Kāpēc? Ko mans randiņš padomās? Jā. Bet esmu sācis pirkt tādas dārgākas lietas. Tējas? Vai cenšos vismaz nopirkt kaut ko dārgāku kādreiz. Piemēram, es uzšūlu bikses nesen, jā. Tās tu neuzšūlu bikses pirmkārt. Jā. Tas ir vienmēr tik rēcīgi. Tas ir kā rekur, viņš jau sāk runāt kā bagāts cilvēks. Šāds saka, es uzšūlu sev bikses. Faktiski tu samaksāji šo kādam, lai izdara tavā vietā šo netīro darbiņu, jā? Es atvēru rūpnīcu. Kas tur strādā? Tu tur strādā? Nē. Jā. Nē. Nosacītām. Jā, tu sēdi tavā savā kabinetā un grauz cepums, kamēr viss tev proletariāts vergo tavā labā. Jā, bet es viņam maksāju algu. Kāpēc tu viņam maksā? Jā. Lai viņi ražotos plastmas krēslus nolādētos un būvē mājas radu iespējas un piepildu sapņus. Visgarlaicīgākajā arhitektūriskajā risinājumā. Katram rūpnieces darbiniekam ir eglīte mājās. Un zini, cik eglīte rada prieku? Daudz, afigēna daudz. Un kas to eglītu? Es viņam maksāju algu, citādāk viņi nebūtu nopirkuši to eglīti. Kāpēc tad jāpērk no tevis tā eglīte? Ēdienas uz galda tai ģimenei tikai tāpēc, ka es viņiem samaksāju algu. Es varu nemaksāt. Es varu nemaksāt. Un tad viņiem... Kur ir viņa, dārgā tēja? 12,99. Tātad man ir izcinājums tavai flopērai. Es nezinu, viņi nebeidzās par šo nedēļu, ko mēs neierakstījām podkāstu. Diemžēl ne, viņi joprojām turpinās. Šīš. Jā, jošim riktīgi ballējies un lietom narkotikas. Tu teici pagājušajā nedēļā. Jā? Fuck. Tev es teikt, fuck, laikam es biju high. Labi, tad neko. Tu neko viss? Man likās, vajag labs risinājums. Rihard, man liekas, mums vajag parunāt par tām finansēm. No. Tas, ko tu tikko aprakstīji, man biedē, jo tu esi sācis pelnīt nedaudz vairāk naudas, un tas, ko tu tagad apraksti, tu mēģini pirkt dārgākas lietas, tas nav nekas labs, to sauc par lifestyle creep. Lifestyle creep. Jā, jeb latviski?
dzīves stila dīvains. Fuck. Jā, tu kļūsti dzīves stila dīvains, Richard. Jeb DD. Tikai tāpēc, ka tev palielinās ienākumu, uzreiz palielinās izdevumu. Un tā cilvēki paliek nabagi. Pat ja viņi pelna 12,000 eiro gadā. Jā. Runājot par izdevumiem, es varbūt gribu izmantot šo iespēju. Man vajag darbinieku. Man vajag... Es nezinu, varbūt šeit klausās šo podcastu. Tavs entuziasma līmenis nokritās līdz 0. Starp citu, es varētu izmantot šo iespēju. Man vajag kādu, kas strādā pie manis. Lūdzu. Šī būs ļoti patīkama darba vide. Mikroklimats mūsu telpās ir... Arī mikrosamaks. Un man ir par samaks parunāsim pēc pirmās nedēļas. Pēc pirmā mēneša parunāsim par naudu. Sākumā priecājies par iespēju. Tas neizklausās. Es tev nopirkšu. Tu par nopietnu? Nē, atgriežoties par nopietnu. Jo es... tas ir tavs... Es reizi kādā viens Karoč, man vajag darbinieku. Nevis darbinieku, bet man vajag darbinieku. Ja te kāds bezdarbnieks klausās podcastu... Varbūt tu gribi pastrādāt kopā. Es rakstīju jau Gustavam ir daudz darbinieki, kur ir tādi jaunieši. Un man tas Gustav, kā tu viņus atrod? Gustav iedod man vienu darbinieku. Gustavs teica, ka kaut ko, nekāda rezultāta nav bijis. Neko viņš tur jau gaņam aizmirst, kas viņam kaut ko jautāja. Bet man vajag darbinieku, man vajag cilvēku, kurš man paauklē. Man vajag cilvēku, kurš vienkārši skatās man pār plecu un vaktē, ka es strādāju un nesēžu telefonā. Tie ir 51% no darba pienākumiem. Okay. Nākamie 49% darba pienākumi ir arī kaut kas jādara. Bet 50%... Bet nav zināms, ka... ir freestyles. Var izdomāt pats, vienkārši... Ir freestyles. Galvenais ir būt šeit un kaut ko darīt. Jā, atkarīgs no projekta, ko es tajā brīdī mēģinu realizēt. Neizklausās vēl. No? Atkarīgs no projekta, ko es tajā brīdī mēģinu realizēt, jā. Jā, to jau teici. Nu jā, un vienkārši man tie projekti ļoti dažādi, ko es mēģinu. Šobrīd kaut kur vienā brīdī taisu tās kārtas, tad es to color splash mēģinu atdzīvināt, tad tie ir tie paši video, ko es mēģinu darīt. Es kaut ko darīšu. Varbūt tur sākšu pie tā stand-upa vairāk strādāt. Varbūt literotika jāuzraksta vai kaut kas tam līdzīgs. Jā. Ir kā, varbūt taisīšu to savu sienas dekoru biznesu. Varbūt pēkšņi būs kaut kāds raidījums televīzijā. ir variants. Negaidīt priekš visiem. Arī priekš veidotājiem. Jā, un... Līdz ar to man vajag cilvēku, kurš var pastrādāt kopā ar mani. Būs riktīgi, daudziem mācīsies no manis, jo es tā kā, es varu visu kaut ko pastāstīt, kā lietas īstenībā notiek. Izklausās, ka tu vienkārši būs tas tēvots, kurš tev pastāsta, kā dzīvo dzīvi. Ir bonusi arī, ja darba telpas kopā ir ar Robertu, tu var satikt, nezinu, paostīt gaisu, jā, kā kāds Arturs, Roberts, piemēram, ēd mūsu birojā arī pusdienas, varbūt tu arī. Kas ir Arturs? Arturs es tev par Arturu nosauc netīšām. Nē, izklausās. Nē. Izklausās, ka šeit kaut kāds Arturs ēd pusdienas. Arturs ir mans bijušais darbinieks vienkārši. Kas notika? Viņš aizmirst man pateikt komplimentu. Es viņam parādīju video. Viņš izteica kaut kādu, pat ne kritiku, varbūt versiju, kā varētu vēl uzlabot to video, ko varbūt tajā brīdī viņš nemācēja nolasīt, ka nav labākais brīdis, kad nefanot par manu darbu. Tev bija tas ierocis rokā. Man nebija, šie divi, jā. Un es viņam pateicu, kā tu uzdrošinies, tev vajadzēja teikt, ka šis ir perfekta ideja, perfekts video, un tagad tu kaut ko mēģini uzlabot, kas man rada iespēju, ka šis ir sūds, es tev liekos sūds,
Pats tu esi sūds, un tad... es man liekas dzirdēju caur sienu to pareizi, jā. Jā, un tad... Dzirdēju, ka tu teici, kāpēc tu man nemīli, tu man nekad neesi mīlējis. Jā, mēs jau esam 3 dienas šeit, un tu joprojām neesi meties ceļos. Celī? Vienā celī. Vienā celī. Jā, es netik tālu. Es meties celī. Bet tas Arturs neeksistē. Man vajag darbinieku, un ja kādam ir iespēja, palīdz man. Jā, es zinu, Arturs neeksistē, jo es iegāju pēc tam, es gāju garām, un tad durvis bija vaļā, un Rihards vienkārši kliedz uz sevi spogulī. Man liekas, wow, šī ir tā kā... Un viņš sāka sist sev tā kā Fight Clubā, tā Fight Club situācija tur bija tāda. Atmaksāts darbs arī, jā. Tā kā šis nav nekāda... Atmaksāts? Jā, apmaksāts. Aha. Tā nav labdarība, ar ko jūs nodarbojaties. Lai arī, ja jums tā kā ir bagāti senči un nauda pietiek, un gribat vienkārši man palīdzēt, jā. Very nice. Appreciate. Jā. Man ir jautājums, Karoč, bet ja tu negribi, varbūt tu zini kādu draugu vai... Perfekti, ja tu kaut ko jau esi filmējis, varbūt montējis, bet tā nav obligātā. Tāds projektu vadītājs bišķiņ. Kur jāraksta čau? E-pastā. E-pastā jāraksta tev čau. Nav e-pastā. Kur tad? Uzrakstīja man Instagramā. Instagramā jāraksta čau diemā. Jā, un saki, tā kā, tev tiešām vajag darbinieku. Cik man maksāt par šitādu lietu? Nezinu, man liekas, ka tagad šajā podkastā nevajag, pirmkārt, mēs neizdomāsim. Nezinu, 50,000 gadā, vai ne? Jā, es nezinu, atkarīgs kādā valūtā. Jo es domāju, 50,000 ir īstā summa atkarīgs kādā. Balī naudā. Vai tā ir balī nauda, vai tie ir poļu zloti, vai tas ir jēnas, vai tas ir zviedru kronas. Man pārplīs, mans oranžais. Neko. Es teikšu, tā kā ir. Jums vajag pieteikties un nopietni... Tur ir potenciāls šajā partnerībā ar Rihardu, jo, lai arī viņš šobrīd, kad viņš šo visu prezentē, izskatās un izklausās kā, teiksim, godīgi idiots, bet viņš ir tomēr ārkārtīgi talantīgs un gudrs cilvēks. Un tas iegūms strādājot ar viņu ir potenciāli milzīgs. Patiesībā. Un arī viņš ir gatavs maksāt īstu naudu par īstu iegūmu. Jūs sastrādāsieties, tā kā tur var nopelnīt pa īstam. Jā. Un šis cilvēks dara un mēģina, un tas ir tā kā ar viņu būt komandā. Strong choice. Strong choice. Strong choice. Strong choice. Paldies tev par šo atsauksmi. Es jūtos, it kā es eju pie nākamā uz darba interviju, un tad es dodu atsauksmi no sava bijušā darba devēja. Tas lūdzu. Strādā ļoti labi, tikai čurā basēnos dīvaini. Es saprotu, ka Rihards varētu likties kā idiots, bet patiesībā viņš ir tīri fine. Viņš vienkārši ir citādāk. Viņš vienkārši ir īpašs. Nē, bet tu esi īpaši, Rihards. Tu esi ļoti, ļoti talantīgs un gudrs, un tu esi jau daudz sasniedzis, un tu vēl neesi pat ieskrējies, zini. Līdz ar to šis ir īstais brīdis ielikt Rihardu sniega vilcienā, lai arī tas izklausās nepareizi. Bet, un doties tajā ceļojumā uz Polijas Tatriem ar vilcienu, lai uzkāptu visaugstākajā Polijas Tatru virsotnē. Jā. Karoč meklēja. Ja ir kāds padomā... Bet klausies, tu esi vispār izskatījis, kas mums ir no tiem pēdējā reize, kad mēs Bermudu divstūru salvē mājaslapā meklējām. Jā, es to pašu biju iedomājies. Man vienkārši ir tāds sajūta, ka tas ir old news un tad tā dīvaini iziet tam cauri. Nav vispār nekas dīvains tajā. Nē, jāiziet. Tev vajag, es biju aizmirsis, godīgi sakot. Tur ir daži noteikti cilvēki, kas ir tādu projektu vadītājiem. Vienai meitenei es rakstīju jau. Viņa paspēja Avenē jau pieteikties darbā un strādā Avenē. Tas nekas, tas ir, strādāt Avenē vai pie Riharda, cilvēki, ne visi cilvēki saprot, un kā strādā pasauli un veic pareizās izvēles. Bet vienkārši pagaida vēl gadu, un tad viņi atkal būs jau free market. Gatavi doties pie tevis strādāt. Taču cilvēki maina darbs bieži mūsdienās.
Jā, jebkurā gadījumā tur ir daži pieteikumi, kurus noteikti ir vērts tur paskatīties un izskatīt. Un otrs jautājums, kāpēc, lai tev, tavu draudzeni, piemēram, mēdz piestrādāt par auklīti, jā. Ir arī cits auklīts šajā Rīgas auklīšu tirgu. Kāpēc tev nenolīk kādu uzreiz tiem 50% šī darba un vienkārši nolīkst īstu auklīti, kas pieskata tevi? Tā ir ļoti laba ideja. Tā ir diezgan, jo ir 51% jau izpildīts. Un pat tie 51% būs ļoti labi, jo man vēl uztaisīs ēst. Man sabužinās, pārbaudīs. Auklītēm ir jātaisēs parasti? Bieži vien, jā. Jā, atkarīgs kādas auklītes, bet tās, kas, piemēram, uz ilgāku laiku, tur visu dienu ar to sīkā loģiski. Nav tā, ka, atsūt mums valtā ēst, sies ēst. Māmu, kas darbā esi mītingā, mēs gribam ēst. Nē, ir jāgatavo ēst, visas auklītes gatavo ēst. Ir auklītes, kas negatavo ēst, tās, kas atnāk tur vakarā 4 stundām. Vanessa gatavoja ēst? Ja viņiem bija Vanessa bija tā auklīte pēdējos gados, kas ir atskrien uz 4 stundām, kamēr vecāka aizskrien uz viesnīcu mīlēties. Okay. Tā ir man teorija. Varbūt viņi darīja kaut ko citu. Spēlē Rīču. Loģiski liekas, ja tev tas bērns mājās, un šodien nāk tavā istabā, jebkurā brīdī loģiski, ka tu ņem viesnīcu. Aizslēdz istabu. Uzliec slēdzenu pie durvīm. Pieslēdz bērnu. Bērnu var ieslēgt krātiņā. Jebkurā gadījumā ir daudz variantu, ko darīt. Tā vietā, lai tērētu naudu. Bet man liekas, vienkārši Vanessa ir viņa veģetārieta, un tad vai viņa vai viņa gatavo vai viņa tam gatavo tam bērnam arī veģetāri. Tas, tā kā, šodien būs tofu atkal. Tikai ne tofu. Bērns nezina, kas ir tofu. Bet, jebkurā gadījumā es domāju, ka tev vajag auklīti. Tā nav slikta ideja. Un pirmkārt, man liekas, tas smieklīgi, un otrkārt, iespējams, tas tā kā, būtu iespējams, ja tev būtu atraktīva auklīte, viņi pat varētu palīdzēt filmēt savu auklītes vlogu. Viņiem varētu būt vlogs, kā viņi pieskata Rihardu. 51% tev ir mani jāauklē, un atlikušo 49% tev ir jātaisa video, kā tu man auklē. Gan jau tikai jāpiefilmē kaut kas. Man vajag otru auklīt, lai montētu. Tikai auklītes tu pieņem darbā. Es meklēju auklītes un lieku viņām darīt citas lietas. Man vajag auklīti grāmatvedi. Jā, grāmatvedības zināšanām. Dara, ja bišķiņi bijis, tikai es varu mācīties darba laikā. Es nosūtīšu uz kursiem. Jā. Tu pieņem auklīti, sūti viņus uz dažādiem apmācību kursiem. Atrisinājuši. Darīts. To mēs esam atrisinājuši. Jo, cik vispār, kāda ir auklītēm likuma stunda? Tādām, kas pa dienu uz visu dienu nāk. Visu dienu nav baigi daudz. Vanessa man šeit tur vienā brīdī strādāja arī pa 6 eiro stundā. Jo es varētu piemesties arī, godīgi sakot, un dažreiz man vajag arī, lai man paauklē. 2 cilvēki meklē auklīti. Man vajag dažreiz, kā, kad man vajag, Robert, tagad tev čīstu vajag uzrakstīt šo scenāriju, tu nevar vairs atlikt, tad viņi var sēdēt un jautāt. Bet es nezinu, vai tev vajag auklīti. Ne? Tev nevajag kaut kādu vairāk tā kā... Es zinu, kur tu dosies ar šo. Kur es došos? Uz to vietu, kur tu mīli no sirds vienmēr. Tīri vardarbība nodarīt sāpes citiem cilvēkiem fiziski. Jā, tev nevajag kaut kādu tādu fitness treneri, tādu veco. Vecās skolas? Vecās skolas, jā. Depresija neeksistē tāda. Tas vienkārši tev jāsaņemās. Ievelc vēdru, celies, beidz puņķoties. Skrien! Tāds. Ar siksnu arī novelk dažreiz. Viņš jau atnāk bez siksnas. Viņam uzreiz ir rokā. Viņam 2 siksnas, viena ir šitie te biksēs, otra ir rokā. Kaut ko tādu, es nezinu.
Nu, kāpēc? Nē, Kāpēc tavuprāt man tādu vajag kaut ko? Tev pietiktu ar to, ka viņi vienkārši... Man šeit, ka tev pietiktu ar to, ka viņi vienkārši tur sēž? Man būtu nērti. Kas nērti? Man būtu nērti viņas priekšā, man nērti auklītes priekšā. Līdz ar to tu strādātu? Jā. Un tad jau tev pietiek, jā. Tīpaši tā kā sveši cilvēki priekšā. Jā, bet viņi iepazīst. Bet vienā brīdī tu viņu sāk disrespektot, ne? Tad laiks jaunai auklītei. Jā, bet tad tu nevarētu atrast jaunu auklīti un tam līdzīgi. Un tāpēc, ka nav ērti, nu. Ko nav ērti? Tev nebūtu ērti. Nu, bet tu jau dabūsi auklīti, es vienkārši man vienkārši būs freelance auklīti, man vajag tikai dažreiz. Bet ja man tajā dienā vajag auklīti, tad tu ņem man auklīti nost. Nu, tā ir, ja tev vajag auklīti, pagaidi, ir arī jāauklīt dažreiz 2 bērni. Es esmu jealous guy, ja nav vienkārši mana auklīte ar mana auklīte, ja tu ne tā paskaties uz viņu un tam līdzīgi, man vienkārši ir robežas, kuras negribu, lai pārkāpj. Kā tev liekas, vai Kristapam arī noderētu auklīti? Pagaidām no mums 3 vismazāk vajadzētu Kristapam auklīt. Viņam vajadzētu vienkārši blakus kādu, kurš viņu tā kā pasaka, ka viss būs kārtībā un viņam viss sanāk. Es domāju vienkārši, ja mums 3 vajag auklīt, tad uzreiz varbūt labāk tēmēt uz bērnu dārza audzinātāju. Jā, jo tas ir tas skaits, kurā... Tā vairs nav auklīt, jā, tas ir bērnu dārs. Jā. Vispār tas labi bērnu dārza audzinātāji ir iedrošinoši. Viņi vienmēr pasaka, tavs zīmējums ir ļoti smuks, pieliksim pie sienas un malacīts tā tālāk. Es godīgi sakot, gribu gulēt diendus. Jā. To varētu organizētā veidā darīt. Manas mamma strādā tajā Montessori skolā, es varu painteresēties, varbūt ir kāds cilvēks, kam vajag pieredzi krāt, vai šobrīd nav vietas. Jā, tas vajadzētu kādu, kas mums pieskat. Jā, ja jums katrā ziņā, ja jūs esat auklīte vai audzinātājā, vai, nav obligāti, laikam tas ir svarīgs tas dzimums. Laikam vienalga, jā. Labi, kas tev notiek, Robert? Pastāst, kas tev labs dzīvē? Ir pagājusi 1 nedēļa. Nekas labs nav noticis. Nekas, ko pastāstīt, man nav. Man liekas, vispār ir laiks tev runāt, jo es esmu jau aizpildījis ēteru ar diezgan apšaubāmas kvalitātes rantiem, kā viņas latviski pateikt. Neatceros, jo šis vārds, kas bija izdomāts, nav atmiņā paliekošs. Karoči jāmeklē jauns. Tā man iet, ko lai es tev pasaku, dzīve ir skarba, grūta kuca, kur tev sit un nežēlo. Turpin. Kur ietērpi tevi sāpju un vaimanu skrandās un uzlidina augstu debesīs tikai, lai tu varētu nosalt no vēsiem ziemeļvējiem. Varbūt tev tomēr jārakstās grāmatas. Varbūt tomēr tev jārakstās grāmatas. Šodien tas attiktā Armandu, tu tādu atceries. Kur Armandu? Jaunzem? Jā. Un ar viņu bija... Jaunzem? Jā. Un ar viņu bija tieši tāda komunikācija, kāds bija iztēlojies, kāpēc es bieži saprotu, kāpēc es tā kā varbūt gāju garām viņam. Bet bija interesanti, jo viņš bija atklāts un patiesa uz sekundi. Kroč esmu dabīgos produktos, viņš tur bija paņēmis tās suliņas, viņš man pienāk klāt un kaut ko troļo, piepasās it kā, tur, kas tur, kur tās bigas dabūja, kur tu kaut ko dabūja, man tāds, tas ir, man tev tiešām tagad jāatbild, kad kā humpalās, kaut ko piepisās vienkārši. Un man tā kā jau... Tas instantly annoyed. Es esmu instantly annoyed. Uzreiz aizskaitinās. Ko tu gribi? Es pirms problēma ir tevi. Un es nesaprotu. Cilvēks vienkārši mēm small talk ar tevi. Ja tāds čau, forši viks, kur dabūja biks, un tev tāds... Nē, viņam tāds zini, tāds
tīzli tas pušī tāds, tā kā joks kaut kas, ne joks, bet tā kā es vispār nesaprotu to joku. Un kā man tracina katru reizi, jā, jebkurā gadījumā mēs mazliet parunājam, un viņš aizdodas prom. Es nopērku savas lietas veikalā, 5 minūtes vēlāk izēju ārā, un beigās viņš tur joprojām ir. Viņš iznāk no blakus veikala, viņš tāds, Richard, man tev ir anekdoti. Man tāds, bļēģi. Man ir fobija no šiem mirkļiem, un viņi man turpina dzīvē atrast, kad cilvēks man pienāk klāt un saka, ka viņš man grib pastāstīt anekdoti. Jo tu zini, es jau zinu, ka es nesmiešos. Un man būs Kāds man arī nesen stāstīja anekdoti. Un es zinu, ka es nesmiešos. Es zinu, ka varbūt potenciāli man ir pat stress, ka es nesapratīšu. Un vienkārši būs neveikli. Un es negribu tēlot, ka man liekas smieklīgi. Un es to nedarīšu. Un viņš pasaka to anekdoti. Un man tāds, jā, forši. Davai tad. Un viņš vienā brīdī palika atklāts. Ja mums viss bija tāds. Tas jau Richard. Un viņš tas pagriežas, viņš saka, es ar visiem vienmēr tā kā pārsvarā dzīvē runāju tādās anekdotēs, zini? Un man tāds, jā, es redzu, nafik tu tā dari? Un tad vēlāk viņš teica, ka jā, vienīgā reize, kad viņš tā nedarīja, viņš gandrīz kļuva par kristieti. Viņš gandrīz atrada kristietību. Viņš ar tiem misionāriem, es nezinu, ar ko viņš... misionāriem uz ielas no Korejas tie... Bet man likās, Hello, dude, speak English. Ka viņš vienkārši tiešām vienmēr ir tāds, zini, kaut kādā karakterā, ha, un tad ir tāds jociņas, pociņa, aizsardzīga mehānisms, un tad viņš vienkārši vienā brīdī pasaka patiesam, es visu laiku runāju ar cilvēkiem šajos ķipa jokos, spēlēs, man tāds, jā. Un tajā brīdī man bija tāds, wow, viņš izģērbās pliks tajā sekundē. Ko es tagad pastāstu podkāstā. Un tu varēji redzēt visu viņu sešpaku un iespējīgos muskuļus. Jā. Emocionālos muskuļus. Emocionālos, inteliģents muskuļus. Good for him. Good for him. Malāc Sarmans. Varbūt viņš atradīs kristietību. Viņš jau atrada, bet man liekas, ka tā varbūt, jā, ir, ka, nezinu. Grūti jau citreiz tur tevi ir ievilkt kaut kādās netik labās vietas. Man nesen stāstīja anekdoti, man starpēc arī. Tev starpēc. Es vienmēr izliekos, ka ir smieklīgi. Es vienmēr mēģinu pasmieties. Man grūti nākas, bet es nevaru nekad... Kāpēc? Es nekad nevaru izdarīt to pastāst man kaut kādu joku. Es spēju to situāciju. Ok, kā visātrāk, es nezinu. Tu jau sāc, cilvēks ir excited par stāstīt anekdoti. Ok. Ej. Gribu dzirdēt, klausies. Anekdoti. Reāls stāsts, jā. Kroč, es gribu. Braucu mājās. Skaļos. Pa Brīvības ielu brauc, jā? Zini Brīvības ielu? Jā. Ošiem aiz lauvas nama, jā? Prom no centra, jā? Vai labajos brauc mājās. Skatos. Melnais, jā? Jā. Kas melnais? Ar televizoru iet. Jā. Fucking Sony, nekādu Sony, šito Samsung televizoru iet. Un man tāds, gan jau manējais. Es stresā. Vienkārši ieliek 5. ātrumā, aizpisu, līdz mājām, pat neaizslēdz mašīnu, bizoja augšā pa trepēm, ieskrieni, tev vēl nav, skrien augšā, atslēdz durvis, ieskrien mājās, skatos, manējais grīdas mazgā. Jā. Šeit rāda par smējas. Es jūtu riktīgi, ka tu fake smieklīgi. Es nevis, ka man nesanāk. Es nevaru nekad piespiest. Kāpēc? Tas ir maksimums, ko es varu izspiest ar šis, ko jūs tikko dzirdējāt. Jā. Zini, man liekas, daudz sāpi būtu labāk nesmējies. Labi, kā tu uztver joku? Ok, es tev pastāstīšu anekdoti. Šitai tā kā, es nezinu, vai tu esi dzirdējis, bet šī ir... Vispār es nesen izlasīšu to žurnālu aizmugurē, man liekas ļoti tā kā atbilstoši šai situācijai. Es nezinu, varbūt tas tā kā, varbūt būs dzirdējis, bet tā, ezīts ieskrien alā,
Anekdote galā. Šitais ir kaut kāds dzējas anekdote, jā? Vienkārši anekdote. Nē, man liekas, viņš par šo situāciju ļoti atbilstoši. Yeah. Kāpēc par šo situāciju ir atbilstoši? Nahuj tu man šo pastāstīji? Tev šis liekas rēcīgi? Ja tev liekas šis rēcīgi, tu esi dolbajops. Es atvainojos. Tev ir rīktīgi jāizsijā mājās vienkārši drēbes. Kurus tu vilksi? Nākamais nedēļas laikā, un kurus tu nevilksi? Es varu atpakaļ. Paņemt savu joku? Paņemt savu joku atpakaļ. Jā, lūdzu. Jā. Fuck you, es dalīšos savu joku kādam, kas var spēj viņu novērtēt. Jā. Es aizskrēju. Nozaķīt. Noruncīt. Ņau. Tu gribēji man kaut ko pastāstīt? Tu rakstīji īziņu, un kad atnākšu mājās, man tev kaut kas sakāms. Nevar vien sagaidīt, kad atnākšu. Gribu. Man tev kaut kas ir. Šis būs labais. Jā, mazā kaķenīt. Es domāju, ka šis ir tieši par mūsu situāciju. Un tas, tā teikt, ieliks tevi pareizajās sliedēs, lai mēs varētu braukt uz mīlestības pilsētu ar šo lokomotīvu. Nevar sagaidīt. Mīļā, klausies. Ezīts. Jā? Jā. Ezīts. Viņš skrien. Jā. Un viņš ieskrien. Alā! Au! Anekdote galā. Ok, šis labs. Izklausās bišķiņ, ka tas nav pa īstam. Kā no? Tas bija reāli pa īstam. Tā reakcija nav pa īstam. Esmu bijis 2 kinofilmās. Nesaki, ka tu nenoticēji tam, ka es smējos no visas sirds. Es nesaprotu, tur runā kā tēls, kā šī kaķenīta sieva, vai šis bija Rihards, jo es domāju, kādās filmās viņa ir filmējusies. Viņa feiko visu savam vīram. Vispār nevar uzticēties sievietē. Starp citu, Armands jautāja, vai mēs vēl esam kopā arī. Kas tad? Armands. Jā, kas ir kopā? Nē, mēs abi 2. Jā. Čautāja, vai mēs esam izšķīrušies. Čautāja, vai arī mēs esam gejs. Vai mēs esam gejs? Vai mēs esam gejs? Nē, vai esam gejs. Viņš sit tev kanti? Viņam ir draudzeni. Viņi nekad nevar saprast. Bet, jā. Ko teici? Es teicu, ka mēs joprojām esam kopā un ka es neesmu gejs. Bet izrādās tā geja lieta bija ne par mums, tas bija daļa tā video, kas man bija roja. Tā kaut kā. Nu labi. Nu ko? Labi. Kas ir tev ko pastāstīt? Man pastāstīt. Es riktīgi nobijos nesen. Ne riktīgi nobijos, bet... Jā, uzreiz samazina likmes. Es braucā mašīnā, un tur bija pie sarkanām. Mēs apstājāmies pie G-Wagon Mercedes-Benz, jā. Tādā dārgā, džipveidīgā, kantainā luksus vāģa. Un šajā mašīnā vīrietis sāk skatīties uz mani, un es skatos viņam virsū. Jo es esmu pašuzījās, viņš ir vadītājs, un viņš skatās uz mani.
Un skatos ārā pa to lodziņus, kā pa labi. Un Kārls man tajā brīdī krata, nezinu, kaut kādiem iemeslu dēļ vienkāršais krāgšs tā krata. Un es vienkārši zinu, ka tas izskatās dīvaini, ka man krata. Un viņš man skatās, domāju, viņš man skatās tāpēc. Un es skatos viņam virsū. Un viņš viņam zobbakstāmais vēl. Un viņš tā kā skatās, un viņš arī skinheads ir. Tas ir īstāsts? Tas ir īstāsts. Un viņš skatās uz mani, un man likās, ka es esmu pieredzis, ka cilvēki pārsvarā, viņi ir pirmie, kas novēršās. Es esmu tagad jau rīktīgi. Tu esi uzskačojies? Jā, Skatienā? es redzēju, ka ir tāds termins, ķipa Slavic stare, ka ķipa blisinās virsū. Es esmu cilvēks, kam rīktīgi patīk, ejot ar restorānu skatlogiem, es visiem lūru virsū. Man patīk tipāži, skatos, kas tur randiņš, kas tur notiek, es visiem burtiski blisinos virsū. Šorīt, starp citu, nācu šeit, nāk man Ivars Krasts, viņš tur regulāri arī stabils dzīvā. Rīktīgi, es tad zinu, es skatīšos viņam tieši acīs un skatīšos, vai viņš novērsīsies. Viņš skatās, šoreiz viņš tā kā pamāja galvu, pēc viņa Ozols bija. Un uzreiz bija tāds pēdējā reize, kas mums bija ar Ozolu, bija tā drāma, es nezinu, vai viņš man atceras vai ne. Tad bija tāds galvu nodings. Bet, jā, un tad ir šis cilvēks tajā, tas Džeks, un esmu pieredzis, ka cilvēki novēršās, un viņš nihoja nenovēršās, un vienā brīdī man paliek bail, jo es saprotu, šis ir tāds 1,70 m vīrietis izskatās, un šis pēc vienkārši, ka viņš nodarbojas ar to, ka viņš aprok cilvēkus mežā, lai viņus nekad dzīvē neatrod. Jo viņš neizskatās pēc kaut kāda multimiljonāra biznesmeņa, viņš izskatās pēc vienkārši rokas puišas. Tāds, tie, kas redzēja Zilās evaņģēlijas filmu, tad tā kā viņš ir viens no tiem rumāņiem, vai kas tur bija, armēņi. Tad šitais ir tāds, vienkārši mafijas džeks, tas stāsts, ko es jau sāku stāstīt. Viņš vienkārši skatās virsū, un tas arī iet kopā ar to, ko es stāstu, viņš vienkārši blisinās, jo viņam tāds, ka mums ir kaut kāds problēmas, ko es tā bravūrīgi skatos virsū, un mani tur krati pa labi, pa kreisi. Un jā, un es vienkārši samīzos, jo man bija tāds, kā es neredzu, ka viņš ir binders uzņēmuma vadītājs, jo tas ir vienīgais, kā varbūt tās sejietieri iet kopā. It kā no judgment, bet bišķiņ judžoja. Man bija tāds, šis čals ir ļoti vienkāršs vīrietis, bet viņš izsās ļoti biedējoši. Un tā mašīna vienkārši arī kopā kaut kā kliedz mafija, netīra nauda. Un tad man vienkārši palika bail, un es uz viņu vairs neskatījos. Tas kā sētas suns. Sāku tāds, labi, es skatīšos taisni. Jo man bija likās, ka viņš tuliņās izkāps no savu Mercedes Benz un izvilks man no mašīnas un sāks sist. Bet viņš man nevarētu piekaut, viņš varētu man tikai sadurt vai nošaut. Gan jau es arī nebūtu pirmais tajā dienā viņam. Jebkurā gadījumā, un es aizdomājos atkal par organizātoru noziedzību, par to, cik viņa noteikti notiek mums visapkārt, un mums par viņu nav ne jausmas, un es domāju, cik traki un netīri ir. Nav zināms, jā, nav zināms. Gribētu tos uzzināt. Tik traki jau droši vien, nav jau visaptvaroši, kā redz, tad jau mēs saskartos kaut kur ar to. Bet, jā, bet tev neliekas, ka viņš vienkārši uz tevi skaties, mēs visi iztēlojamies, ka tu esi šādi saģērbies, tad ir kraties tā ir mašīna, un tu skaties vienkārši kā kāda garīgi atpalikšies brālēns. Tad skaties uz viņu, un tas nabaga puisis. Viņš nekad nepieaugs. Tas, jā, man arī rados ir viens tāds, tas ir drausmīgi, grūti tā dzīvot. Grūti, jā, nedomā? Varbūt tāds, viņš atvērt durvis, izkāp laukā, tu pārmīsies jau tur trīts, viņš atvērt tās durvis. Iedod tev žūksni ar naudu. Šie banknotēm. Пусть поможет. Поможет вам. Es teicu, durvis ieklapkā. Zini? Sirds īstajā vietā. Netīra nauda. Pamožeč. Tas ir tā kā papurnu sadot? Ko tas nozīmē? Papurnu? Jā, tu papurnu, tu jūs apčurājies tur vien tāds, biednai. Bet tev ir patiesība, varbūt tev ir patiesība, jo žēluma
sejas izteiksme izskatās tieši tāpat, kā es tev tūņos nogalināšu un aprakšu. Vai parādi kamerai. Drīzāk. Parādi kamerai, skatīšos savu. Tā mēs arī var redzēt. Izskatās, ka viņš izskatās tā. It kā tu mēģināji nopirksties. Tas kaut kas trakāks. Tā, nu labi, tagad es mēģināšu žēlumu uztaisīt. Jā, kamerā. Jā, tev ir tik žēl, ka tu tūlīņās raudās. Man ir žēl pa īstam. Man ir tik ļoti žēl. Jā, bet žēlumu var raudāt, ne? Raudais prieka, bēdām un var raudēt aiz žēlumu. Absolūti, esmu daudz raudējis aiz žēlumu. Paklausies kādu, gandrīz jebkuru dzīves ritmu mūzikā raidījumu Anci Pavasari Latvijas Radio 1, kur viņš stāsta par slavenu mūziķu dzīves gājumiem, tad atskaņo viņa dziesmas. Paklausies jebkuru raidījumu par džēza, melnādainu džēza vai soul, funka mūziķi 20. gadsimta Amerikā. Visur ir ciešanas un grūti laiki. Tikai ciešanas un tikai sāpīgi. Viņam vienmēr ir un dzīves sākumā, bet tēvs mīlēja iedzert un drīz vien māte ar mazo Otisu nācās bēgt pie radiniekiem. Jā, bet arī, ka viņi aizbēga pie radiniekiem, izrādījās, ka tēvots, pie kura viņi bija patvērušies, ir predators. Arī viņu, diemžēl, izvaroja jau 5 gadu vecumā. Tu absolūti tu acīm redzam neesi dzirdējis nevienu dzīves ritmu mūzikā Latvijas Radio 1 raidījumu. Jo tā neviens tā Ants Pavasaris. Ko viņam būtu citu vārdu izvēle? Jā, viņam būtu ļoti maiga vārdu izvēle. Arī tur zēnam neklājās viegli. Tur ir tāds mūžīgā tēva iedzeršana un pret viņu un māti vērstā vardarbība, seksuāla vardarbība viņš nekad nepieminēja tur, noveda pie tā, ka puisēns bēg 17 gadu vecumā, bēg no mājām un sāk strādāt dzelzceļa rūpnīcā. Tad sāks dziesma. Tad dziesma atspēlē. Un tad Man šī dziesma tagad jau ir klasika un cilvēki mīl un nopelnīs ļoti daudz, bet, diemžēl, viņa dzīves laikā neviens vēl nenovērtē šo dziesmu un tādu slavu kā tagad viņa tā arī neatnesa viņa mūža laikā. Nē, tur ir parasti tā, jā, tur ir tāds, bet līgums ar Goodwina big bandu iztecējis, un Otis atgriežas Ņūorleānā ar 2 penijiem kabatā, un diemžēl guļ zem bāra letēm un uzstājas pa nakti. Pneimonijas komplikācijas sāk par sevi manīt. Un tad viņam ir kaut kāds lielais iegums vinnests, viņam ir kaut kāds liels rekorddīls, un viņš kļūst slavens uz brīdi, bet tad vienmēr viņas appiš tās izdevēja kompānijas. Jā. Un tad viņš nomirst no kaut kādām no šīs pneimonijas 45 gadu vecumā, nabadzībā. Tā vienmēr ir visiem šiem melnādainiem mūziķiem. Vai arī viņi nošauja viņu pašu tēvs, kā bija vienā raidījumā, ko es klausījos, ar ko tas notika. Jā, viņi nošauja, viņš mēģināja salabt, viņa tēvs, protams, bija vardarbīgs un dzērājs tur sākumā, un viņš uz tā kā, kad viņš jau bija sasniedzis to slavu un bagātību, viņš mēģināja salabt. Jā. Un salabt ar savu tēvu un vispār labot savas iepriekšējās kļūdas un tur neizdevušās laulības un tā tālāk. Bet viņa tēvs bija fucking psihopāts un viņš viņu viens strīda laikā nošāva ar revolveru. Nice. Nav nice, bet jā, tas ir diezgan šausmīgi. Un tad nesen es dzirdēju sēriju par Franku Sinatru.
Jā. Zini, Frank Sinatra. Jā, tas ir tas Ziemassvētku džeks. Tas itāļu džeks, kurš dzied visu šīs klasiskās balādes. Viņam ir pilnīgi pretējs dzīves stāsts, kā visiem šiem melnādainajiem džēza un blues leģendām. Viņa stāsts ir, viņš uzauga tur. Tas pats džeks tajā pašā raidījumā. Nē, tāds Andris Pavasars stāsts, tā kā jaunais Franks Sinatra, tātad nebēdnis skolā nodarbojās ar boksu. Tad viņš redzēja Otisu Redingu koncertā. Es netaisīšu to balsu, un visu to es vienkārši pastāstīšu, kas fucking notika Frank Sinatra, jo nav tik smieklīgi, ja es vienkārši atstāstu labās lietas. Pārsvarā ir smieklīgi Andris Pavasars, kā viņš atstāstu visas negatīvos dzīves notikums. Viņš kā vienmēr raidījums beidzas tiem melnādiem, un tad 52 gadu vecumā nabagmājā Otis pameta šo pasauli. Pakaroties. Diemžēl virvēji viņam nepietika nauda, to viņš ir paveicis ar savilcējiem. Kas nebūtu nav vienīgais džeza mākslinieks, kurš to ir izdarījis, jo viņa pēdās gāja arī Jims Simpsons. Es nezinu, man bija pēkšņi jāizdomā vārds amerikāņu, es nemāku. Paturpina par Frank Sinatra. Jā, to arī šīs dienas dzīves ritma mūzikā noslēdzas. Ar jums bija Andris Pavasars līdz nākamajai reizei. Fucking Frankam Sinatram bija tā. Viņš vienkārši kaut kādā 17 gadu vecumā izdomāja, viņš bija uz vienu koncertu, kur bija fucking Otis Redings ikona. Uz šo koncertu viņam tāds, es arī gribu dziedāt. Tad viņš nekad nebija mācījies dziedāt neko. Viņš vienkārši, Jā, turpini. Viņš vienkārši sāka dziedāt. Un pēc 3 mēnešiem viņš jau bija Franks Sinatra. Viņam vienkārši viss sanāca. Viņš nevienu vokālu nodarbību nekad savā mūžā nebija ņēmis. Viņš vienkārši tā kā kļuva par labāko dziedātāju pasaulē. Viņš tā vienkārši, viņš izlēma. Viņš saka, es tagad dziedāšu. Viņa censis teica, nē, tas ir priekš vecinēm. Viņš vienkārši tāds sāka dziedāt. Pēc 3 gadiem viņš bija jau superslavens. Un veiksmīgs. Tu viņam vienmēr bija jau laba balss, vienkārši viņš viņu neizmantoja. Viss viņam bija, tad viņš vienkārši sāka filmēties. Vinēja Oskaru, lūdzu, paldies. Runājot par labu dzīvi, vai es rakstu podcastu? Tā. Tas pilnīgi pretēji. Jesus Christ, kā var būt tik veiksmīgs cilvēks. Vienkārši kā Frank Sinatra. Viss viņam padevās, viss viņam liels gāja. Tas tāpēc, ka viņš ir baltais. Viņš ir itāls, tas gluži nav. Tajā laikā nav gluži baltais, gandrīz baltais. Kas ir, Kas tev tur pīkst? Visu laiku. Viņš nevar pastāstīt. Nemācēja klusumu uzlikt, es atvainojos. I'm sorry. Es gribētu arī vienkārši, es sākšu dziedāt, un tad vienkārši esmu labākais dziedātais pasaulē pēkšņi. 3 mēnešu laikā. The fuck? Kāpēc Dievs ir tik negodīgs? Kāpēc melnādainiem viss sliktais iet līdz ar? Atceries, ka tev bija tā repa karjera? Nebija man. Viņi nesākās. Jā. Viņi vienkārši studijā joprojām viss notiek. Bet vilciens ir aizbraucis. Tādā ziņā, ka reps tagad vairs neesot mainstream. Jā. Kas ir tagad mainstream? Dabas skaņas. 10 hours of farm music. EHR ēterā. Un tagad 4. vietā Briselē, 18. vietā Beļģijā un 1. vietā Lielbritānijā. 10 stundu fermas skaņas Avril Lavigne. Jā. Bet tu gribētu, tu kādreiz to darīsi? Mr. Rapper. Nezinu. Es izdomāju, ka es varētu varbūt izmantot tavu palīdzību
es izdomāju, ka es gribu uztaisīt tos jautros video, kas nav reklāmas video pārmaiņas pēc. Aha. Un viens video, ko es taisīšu, es iešu pie Ilzes, pie Bū, un viņi man tā kā testēs kā mūziķi. Tā teikt, viņi pārbaudīs, uz ko man balss ir spējīgi, un pavisam atklāt man sejā pateiks, vai es varu būt Franks Sinatra, vai man labāk turpināt taisīt video. Tas nav zināms. Jā, tas tikai video ietvaros būs uzzināts. Jā, līdz ar to man būs, esmu diezgan excited par šo video. Noskaidrot, viņi man dos gan jau kādus uzdevumus, es dziedāšu, cik vien labi var, bez jokošanās, darīšu visu, uz ko man balss spējīgi. Tev galvenais ir tiešām būt pilnīgi godīgi, dot godīgas pūles, piepūlēties, jo tieši, lai nebūtu tā kā Armans, kur tu mēģini atjokoties no šīs situācijas. Jā. Kā tev šķiet, zinu, tomēr tu esi bijis man klāt, un mans vokāls ir ļoti familiārs, vai tu redzi, ka es varēšu, vai beigās Ilza man pateiks, ka no manis sanāks dziedātājs vai nesanāks? Es domāju 0% iespēja, ka no tevis sanāks dziedātājs. Tā man līdzīgi liekas. Man līdzīgi liekas. Bet es darīšu visu, lai pierādītu tev pretējo. Tā nav, jebkurš var dziedāt, bet iespējams tev ir jāpieliek nedaudz vairāk pūles, lai nonāktu. Bet es gribu dziedāt tā kā, situācija. Katrs var atrast kaut kādu žanru, kur kaut kas strādā, ka tu murmini kaut ko. Kaut kāds. Jā. Tas jau arī laikam ļoti grūti. Bet es gribu būt specifiska prasme. Tik talantīgs kā Bruno Mars. Ka man, es zinu, tiešām vokāls izvelk visu dziesmu. Ne kaut kā tā niša, bet tiešām tik talantīgs tas vokāls. Kas var darīt visu. Es varu taisīt tā kā, ja es būtu atlēts, tad vienkārši vingrošanā visādi 3-kāršie salto, un tad turp atpakaļ salto, un tad tu kā izlec. Es gribu to darīt ar savu vokālu, visādas šādus trikus taisīt. Kaut ko, kas citam viņi pasakās, un wow, tas ir talants. Es domāju, tev noteikti jāsāk video ar šo, arī ar sakot šo, Tīri, lai uzliktu tādas ekspektācijas. Es domāju, ka tas noteikti ir iespējams kādā no pasaulēm. Idejas, ka ir bezgalīgs daudzums ir pasaulēm multiversā. Vecīt, apsveic, mums bija 999 abonementi šim mūsu kanālam. Skicēm ir 999. Wow. Iespējams, tā kā video iznāks, mums būs 1000, tā kā, varbūt pirms nevajag sveikt, bet, tik tāls ceļš iet tomēr. Atceries, vēl nesen mums bija 10, un tagad mums ir vesels 1000. Jā, es nezinu, kad es nekad nebiju skatījies uz abonementu skaitu. Tur ļoti forši paldies visiem abonentiem. 1000. 1000. Cik ilgi mēs jau rakstam šo podcastu? Nezinu. Esmu tās nepacietīgs. Es jau tev ir vēl, vispār ielas man tā, man drausmīgi slāpst. Tev ir vēl kaut man gribās, man nav īsti nē, bet man gribētos kaut ko vienu vēl izspiest, kaut ko, nezinu, kaut ko. Tas baigi stūri līdz tam kadram, man tāds sajūta. Jā, es saprotu, panācis uz vidu. Jā, es nezinu, es kaut kā šodien, Tu vari būt vienkārši? Es neesmu formā, Jā, bet man pašam liekas visdrausmīgi garlaicīgi viss, ko es saku. Es saprotu, es arī jūtos šodien tieši tāpat. Bet vai tā nebija liela daļa, piemēram, mūsu epizodēm agrāk, ka mēs viņus ierakstījām? Ne tikai garlaicīgi, bet atbilda, kurā vēl man šeit, labi, varbūt tu esi tikpat. Man šeit tā drūma un naidpilna noskaņa vēl. Jā, un tad ir tāds. Un tad mēs tāpat tām ierakstījām. Kāds, es nezinu, kurš un kāpēc, bet kādreiz kāds noskatījās. Jā, man dievs, ja es izsaku līdzjūtību visiem, kas bet klausīs. Kā tu jūties? Tagad ir 2. podcasts. Mēs arī sākumā te jau pateicu par to, ka mēs ierakstīsim tos 4. Jā. 4 sērijas, šī ir 67. sērija, mēs vēlam 2 sērijas līdz lielajam 69. Šī podkāsta noslēgumam ļoti iespējams 69. sērija. Man tā būtu ļoti skaisti noslēgt 69. ar 69. sēriju. Beidz, pats padomā par to. Lūdzu. Padomā.
cik vien labi, kā Bruno Mars mēģina nodziedāt 69. Tu vari izvēlēties savu. To tur, bet tev tā kā jāparāda savs, tā kā cik episki ir tavs balss. It kā izstāties, ka tu esi Bruno Mars, un kurš grib šovu off. Bruno Mars, es esmu latviešu versija no ēdnītes. Bruno. Tu esi Brunais Mars, davai. Brunais Mars. Kas ir šajā pusdienu piedāvājuma dzērienā? Kas šajā Brunajā Marsā? Jā, šodien mums ir kotlets ar īsiem un soļānka kopā ar Bruno Marsu. Īpašais slepena recepte. Šī steigā garšo pēc kafijas. Nē, tā nevajadzētu būt. Viņa garšo pēc kafijas. Tā nevajadzētu būt. Tāda kafijas piegarš. Nē. Nav. Es viņu izberzu viss kārtībā. Visās pēc tējas. Nē, neko neizberzu. Tā. Labi. Tātad, cik vien labi Brunais Mars. Bruno Ko man jādzied bija? 69 jāpasaka. Vai es varu iesildīt savu balstu? Nē, tu ne, mums nav tā māja. Vienkārši fucking send it. Labi. 69. Okay. 60! Yeah! Es nevarēju, es mēģināšu vēlreiz. Mums vajag tālāk turēt meķi, jo vienkārši tas, ko cilvēki dzirdēs, ir vienkārši milzīgi krakšķoņi. Labi. Tas pārāk labi. Aiziet. Ok, nē, es taču esmu dziedātājs, man vajag broku mikrofonā. Nu labi, bet tur ir tā kārtīgi. 69! Viņš tā doma. Šis ir labi, tas doma, ka jā, doma, ka beigās, roķīgs. Vajadzēja uz augstu iet, kā Bruno Marsam. Bet labi, tātad tu runāji par 69. Nē, var jau. 69. Jā, jebkurā gadījumā. Nu. Kā tu jūties? Es godīgi sakot, es mainu pilnībā savu vērtējumu. Tev nav 0% iespējas. Es teiktu, ka tev ir 2% iespēja. Jā, es nākamā nedēļa filmēju šo video, tā kā redzēsim. Es domāju, ka līdz nākamajai nedēļai tu varbūt jau pakāpsies. Jā, es prasīju tikai 15 sekundes, lai mans procentu viedoklis pakāptos. Tev ir iespējas, tev ir dotības. Viss iespējas. Kā tu jūties? Mēs turpināsim šo podcastu pēc 69. epizodes tagad. Nav zināms. Kā tev šķiet? Kas ir piemēram? Grūti saprast tādā ziņā, ka man šķiet, ļoti viss atkarīgs ir kaut kādas vienmēr tās mentālās veselības. Sentimentālās veselības. Zini, kas piemēram, man šķiet, ja gribi, tad jau vienmēr ir viegli. Bruno Mars ir sentimentālās veselības. Vienmēr ir viegli. Vienkārši jautājums, vai gribās? Bet varbūt, es esmu pieņemsim par pamēģināt ielikt tādu traknu punktu. Nezinu, pamatu. Vispār, godīgi sakot, labs jautājums, jo es sapratu, ka neviena pieturzīme nedara. Īsti. Paņem kaut ko uz izbrīnu, tad iekavi. Nē, to spāņu jautājumu zīmē apgriezt to. Okay. Tur, kur viņi tā otrādi. Ielikt tādu traknu. Atslēgas notu. Un tādu. Ok, šis ir noslēgums kaut kādam posmam, kaut kādai ērai šajā podkāstā balstīts uz patiesiem notikumiem. Starp citu, vai tu atceries, kurā brīdī tu uzzināji, ka šis ir gramatiski nepareizs nosaukums? Jā, tu tā sāki šo epizodi. Es tev gribēju pajautāt, tev kāds laikam ir pateicis to. Un es joprojām nesaprotu, kurā vietā ir kaut kāda kļūda. Balstīts uz patiesiem notikumiem, nevis noteikumiem. Es esmu dzirdējis, esmu redzējis vairākas filmas. Balstīts no patiesiem notikumiem? Nē. Balstīts pie patiesiem notikumiem. Ļauj man minēt, problēma ir vārdā uz. Jā. Aha! Gotcha, bitch! You got me, bitch. Tu nosies Benjamins? Nē. Ok.
Jā, es nezinu. Balstīts patiesos notikumos. Ir latviski pareizi, jo to izmanto visas filmas. Es nezinu. Tas, kurš šito ir izdomājis, noteikti nav pīpējis zālīti. Jebkurš cilvēks, kurš ir pīpējis zāli, zina, ka pareizi ir teikt balstīts uz patiesiem notikumiem. Jā, balstīts patiesos notikumos būtu, kā mēs būtu nosaukuši šo podcastu, ja mēs būtu, nezinu, literāti pabeiguši 12 klases ar kaut kādu normālu latviešu valodas izglītību. Bet, diemžēl, neviens no mums nav šāds cilvēks, un tas arī, to arī var dzirdēt šajā podkastā. Tāpēc, man liekas, tas ir ļoti atbilstošs nosaukums. Protams, es dažreiz tur tev piesienos par to, kā tu saki lietas, gramatiku un tā tālāk. Bet tas viss ir fars, es jau nezinu nemaz labāk. Man vienkārši patīk justies pārākam. Tas arī viss. Esmu patiesībā tikpat neiedzīgi nezinošs šajās lietās kā tu. Dāvinās kaut ko Ziemassvētkos kādam? Jā, būtu kaut kas jādāvina, vai ne? Bet tā problēma, kā vienmēr ir katru gadu, ka negribās jau. Vai ne? Piekrīti? Negluži nē, man patīk dāvināt kaut ko. Jā, man nav nekādas intereses to darīt. Es negribu saņemt dāvanas vai dot. Jā. Es domāju, te tev nav dāvana idejas. Te neko. Es domāju, varbūt kādam noderēs. Kādas dāvana idejas? Jā. Bet tikai tādas, kas ir jau tev iepriekš izdomāts, tā kā nav nepieciešamības. Nē, man nav nekas izdot. Tev ir kaut kas, ko tu varētu ieteikt man un citiem? Tā kā Rihards sniega Patreon subscriptions. Tev vispār vēl ir aktīvs Patreons? Es mēģināju anulēt visādos veidos, un man kaut kādā atnāca notifikācija, ka Māris Penders ir pieslēdzies pie Patreoniem. Un tāds, es nezinu, man šeit tajā brīdī, kad vienā brīdī uzliec, ka tev tur tu nevari tā anulēt pilnībā. Nezinu, siests. Tiešām, es nezinu. Man atnāca e-pasts par to, ka 180 dienas nav notikusi nekāda aktivitāte no manas puses manā Patreonā. Jā. Līdz ar to, ja es 30 dienās kaut kādu aktivitāti neveikšu, tad tiks deaktivizēta mana lapa. Visa lapa? Jā. Shit, tas stulbi. Jā. Tev ir ātri kaut kas jāizdara. Tas tāds depresīvs e-pasts, ko saņem. Gandrīz vai man tāds, jā, es zinu, es jau zinu. Kāpēc jums tā ir jāsaka? Jā, es zinu, ka esmu bijis neaktīvs. Labi. Pusgadu. Oh my God. Tas tikai pārdīt guļošos. Jā. Labi, varbūt neliels ieteikums Patreonam. Šis ir labāks e-pasts, ko uzrakstīt. Aiziet. Man ir jāiesaka Patreonam. Jā, tu tagad ieej savā datorā un zjump! Viņš tagad tikko sāktos ar klausies. Es zinu, ka dzīve ir grūta. Jā, klausies, es zinu, ka dzīve ir grūta. Bet mēs arī nevaram uzturēt tavu neaktīvo lapu par mūsu naudu, ja nekāda nauda nenāk iekšā. Mums nāksies deaktivizēt tavu kontu, ja tu kaut ko neizdarīsi, beidzot ar savu dzīvi. Savācies, lūdzu. Mēs ticam un ceram un zinām, ka tu to vari. 69. Jūsu Patreons. Jā, man šeit, ka tīri labi tev sanāca. Okay. Bija sākumā daudz mīļāk, bet bija arī skarbi diezgan beigās. Tā ir tāda sviestmaize atkal bija tāda shit sandwich, kur bija kompliments, tad bija šī kritika un tad atkal kompliments beigās. Jā. Tas ir arī tas, ko es iesaku uzdāvināt saviem tuviniekiem Ziemassvētkos. Shit sandwich. Jā, katram jau vajag kaut kādu kritiku, bet vajag arī labos vārdus, kuros šo kritiku iesaiņot. Jā, atklātība. Vienkārši pasakiet patiešām, ko jūs domājat par cilvēkiem, kas jums ir apkārt. Zīmītes ar visām lietām, ko jūs esat noklusējuši, lai vienkārši būtu vieglāka dzīve un nebūtu jāstrīdās. Ziemassvētkos sarakstiet to visu uz lapiņas, ielieciet smukā aploksnē, vēlam sarkanā krāsā.
Ar eglīti virsū. Adresējiet kā no Ziemassvētku vecīšu. Jā. Tādā ziņā cilvēks viņam reģistrēsies, varbūt viņš mainīsies, bet jūs nebūsiet par to atbildīgs. Tas būs vecīts. Tas būs Ziemassvētku vecīts. Arī, Ziemassvētku vecīts var darīt, ko viņš grib. Viņš ir burtiski bezgalīga būtne. Jā. Nu, labi, kā mēs palikām? Man liekas, ka var ielikt to trakni jautājumu, spāņu apgriezt to jautājumu zīmi un iepauzēt ar šo balstīts patiesiem notikumiem un varbūt uzsākt to podcastu, kur ir, teiksim, kur mēs gribējām, kur ir vairāk cilvēki un izmēģināt tādu kaut kādu variantu, teiksim, kur ir Kristaps un tad, kad, protams, mēs nogursim, kad es personīgi noguršu no Kristapa runāšanas un viņa argumentiem, kas saistīti ar to, kā ir būt īstam vīrietim un sievietei un tā tālāk. Un kāpēc viņš nav gejs, tad mēs varēsim iespējams atgriezties pie šī podkasta. Tā ir tīri tāds mans domu lidojums. Tātad, gadījumā mēs turpinām vienkārši turpinām podkāstu ar citu nosaukumu un vienkārši pieaicinām vēl cilvēkus. Varbūt ir kāds cilvēks, kur tu redzi kā trešo riteni, varbūt arī ceturto riteni. Jā, vai varbūt viesi, varbūt kaut kādā no sērijām. Jā. Vai uz vairākām sērijām. Jebkurā gadījumā, var ierakstīt komentārus vai sūtīt Rihardam DM-os. Man nesūtiet DM-os, man grūti sanāk viņas lasīt. Es iegāju Instagramā šodien, man tik ļoti nepatika. Kāpēc? Es uzreiz tur man sāk rādīt kaut ko, jā. Es tur paskrolēju, paskatos, jo esmu uzreiz pazudis prom no savu oriģinālā mērķa. Tad tas, ko es redzu, man nerada sajūta, ka tas ir jebkādā veidā pienesums manai dzīvei. Jā. Tā ir. Tad es izgāju ārā ar tādu nepatīkamu pēcgaršu. Bet labi, ka tas jau ir diezgan liels progress. Ja trakākais, ka tev tā kā patīk, un vai tu nenovēro to, kā tas patiesībā, ko viņš patiesībā dara tavai ikdienai un dzīvei. Līdz ar to tas tā kā pirmie soļi, kad tu mēģini atmest smēķēšanu, ir tas, ka tev tā pati cīga sāk negaršot. Un tev sāk negaršot tas reels. Man liekas, es jau esmu, viss, kas man garšo, ir YouTube video, jo tur ir tā kā... Mīnus, tur joprojām var pavadīt 24 stundas. Tur var joprojām pavadīt ļoti ilgu laiku, jā. Bet tur ir tā kā vismaz saturs, kas man, kuru es izvēlos skatīties. Jā. Kurš man patīk. Jo es neskatos arī shorts diezko. Shorts. Es skatos tikai tos garos video, un tur tagad man ir jauna sistēma, kā es esmu nonācis vairāk pie videoklipiem, kurus es gribu skatīties. Kādā veidā? Pasaka man, jo man arī tāda pat problēma, man vajag atrast. Jo es mēģinu vairāk aizvirzīties prom no tā, piemēram, tu ēdi vakariņas, es ēdu vakariņas, jā. Es ēdu vakariņas, gribu kaut ko paskatīties YouTube. Jā. Es ieeju, un tad tajā brīdī, ko man piedāvā, es tur skrolēju un izvēlos, vai ne? Nav ideāli. Vēl joprojām kaut kādā ziņā, lielā mērā, tas tā kā, ko tajā brīdī parādīs, to skatīsies, jo tev jāpieņem lēmums diezgan drīz, ja tu gribi vispār kaut ko ēšanas laikā noskatīties. Es tagad pievienoju savu Watch Later videoklipus. Pieņemsim, es scrollēju, es redzu kaut ko, man tāds, šito es varētu noskatīties. Es pievienoju viņu Watch Later, es pievienoju vēl kaut ko, un tad tā kā man savāds kaut kāds saraksts ar tiem klipiem, un tad nākamreiz, kad es gribu iet ēst, es eju uzreiz savu Watch Later folderu un skatos no tiem video, ko es gribēšu redzēt. Un tur jau, tas ir pa 10% vairāk mans kūrēts saturs. Tikai par 10, jo tu nav pa 100, jo tu tur burtiski esi ielicis Watch Later. Nē, es esmu ielicis, bet man jau tāpat, no rekomendācijas man piedāvā algoritmus. Jā. Līdz ar to tas nav tā, ka tā ir bez algoritmu ietekmes. Bet es tā kā, tad mazāk impulsīvi lēmumi vienā brīdī. Man ir tā, ka es dažreiz atveru, un tad ir tie 8 video, ka pašā augšā, ko tev piedāvā. Šorti? Nē, uz datoru tu domā? Jā, es atveru uz datoru, un man ir 8 video
kas rādās tie thumbnaili. Un man gribās redzēt 6 no viņiem. Tas ir labs algoritms. Atveru 5 stabas un 6 vienkārši uzspiežu tajā pašā. Un es skatos, un ir bijis tik slikti, kad vienkārši tev pat vajag tādu šotu ar to narkotiku, es tā kā ieem un gribās tos thumbnails. Un paskaties, ka dažreiz man pat nepatīk līdz galam tas, ko man piedāvāja, vai tas, ko viņš ir izdomājis, jo man laikam ir maza bērna tas... Gaumi? Man rāda tiešām kaut kāds I show speed, Ķīnā, kaut ko tur, nezinu, uzmet backflip. Man tāds, man piedrās. Es noskatīšos. Jo man tāds, kāpēc tur kaut kas notika? Šis īpaši backflips, un es noskatos, un tu man rāda vēl. Un speciāli pēc tam not interested, blog this channel, bet viņam jau vesela armija ar tiem cilvēkiem. Un es nevaru, man rāda kaut kāds brainrot streamers. Es vispār nesaprotu streamers. Es vispār gribētu kādā sērijā būt labi. Varbūt tas ir, kad Vanesai ir daudz interesantāk šitais viņas feeds. Man daudz vairāk patīk. Viņai tur ir kino, Džek, tur smuki uztais, tur remontēja māju, bet viņš to dara cinemātiski. Tas ir tādas lietas, ko man būtu jāskatās un jāmācās par tām tehnikām, kā forši editot un storytellings un vispārējais. Man to nepiedāvā. Man reāli interesē, bija fun. Daudz lietas, ko esmu atklājis, ir beigās no Vanesas vai no tevis, jo man rāda kaut kādu sūdu. Bet tu uz visu to skaties un klikšķini. Nu jā! Tāpēc, ka man jāsaprot, kas tas ir. Tas tik ziņkārīgs, tik pilns ar ziņkāri, ka tu nevari apstāties. Tev viss interesē. Jā, viss svarīgākais YouTube'ā ir tas thumbnails. Un thumbnailam, labs thumbnails ir tas, kurš tā kā rada niezi. Zini to sajūtu, ka tev kāda pumpiņa, tev viņu vajag pakasīt. Tad labs thumbnails ir tā kā tāda nieze, ka tev vajag pakasīt to ziņkārību, tev vajag atrisināt kaut ko. Ir uzdots jautājums, bet viņš uz viņu nav atbildes. Jā, un viņš ir kā tev raisa kaut kādu. Un tad es vienkārši ieraugu, man viss niezes. Un man pohoja par šo tēmu, kā tur lidmašīna bija. Es godīgi sakot, esmu redzējis jau 10 šādus video. Man ir 33. Esmu redzējis daudz. Un es tāpēc uzspiežu. Tu arī noskaties tos video? Un pēdējā laikā es daudz mazāk noskatos visus video līdz galam, jo es jau 3. minūtē esmu garlaikots un dusmīgs uz to. Un arī, piemēram, ja tu šortus skaties, pēdējā laikā esmu ievērojis, kad man jau kaut kādu 4. reizi rādu, to pašu šortus, un tajā brīdī man tāds, what the fuck is going on? Vai esmu tā kā iegājis no TikToku YouTube'ā, un YouTube'ā vienkārši rādu to pašu, vai kaut kas tas algoritms sagājis viestā, bet tajā brīdī es saprotu, cik ļoti skumīgs esmu. Un vispār es eju augšā pa trepēm dažreiz tagad mūsu studijā, un es izvāku telefonu, lai man nav jāiet tie 5 stāvi. Wow. Un esmu tik fucking slims. Tāpēc man arī vajag to auklīt. Daļēji. Vai kādu, kurš paskatās, ka es nesēžu YouTube'ā. Man vajag auklīt. Nu jā, man besīja ārā, stulbais internets. Kā var būt tik atkarīgs? Pilnībā dosmas uz sevi. Trešdien. Pavisam dzīves situācijas pieļauju, ka vienkārši ir cilvēki, kuriem tā nav. Mana trešdiena. Bija Vanesai dzimšanas diena, un otrdien, pirmdien bija arī kaut kas tur jādara, un tad sestdien, svētdien vienkārši es nebiju strādājis. Un tad trešdien ir pirmā diena, kad pēc ilgāka laika var aiziet pastrādāt, un man vajag pastrādāt. Vanes tā kā iziet bišķiņ agrāk uz darbu, parasti mēs ejam kopā, un tad satnāks biroju, bet man tāds, es tuliņās tur pēc 10 minūtēm. Es iekasēšu telefonā 9 no rīta. 3 rītā vēl joprojām zombē, vienkārši scrollēju, un es jau kaut kāds 3 stundas ienīstu, kas neesmu izgājis ārā, bet es nevaru vairs neiziet. Paga. Tu 9 no rīta sāc? Un es scrollēju. Un ir jau cik? Jā, un scrollēju plus mīnus līdz 4 pēcpusdienā. Pēc 4 pēcpusdienā no 9 no rīta. Jā, un es vienkārši tā kā rotēju no TikTok uz YouTube, no YouTube uz Instagram un meklēju kaut ko, kas man iedos to dopamīnu, vai spēju nebūt šeit. Un vienā brīdī ļoti grūti jau to dabūt. Un es vienkārši turpinu, un tajā brīdī, kad es izēju no tā, man
Es vienkārši jau paralēli arī sāku justies vienkārši dusmīgs, jo es zinu, ka man arī smadzenes ir pilnībā izjāts tajā dienā. Jo viņām tagad viņas pieredināts pēc tā stimula, un es esmu pačakarējis visu dienu. Gribots nevarētu restartēties. Es nevarētu, piemēram, ja esmu 3 stundas no rīta jau nosēdējis telefonā pat stundu, es, piemēram, izlēmu to vairs nedarīt, es nevaru nedarīt. Man ir tāds, jebkas man ir smagi. Bet zini, ko tev vajag darīt tajā gadījumā? No. Tev vajag nosnausties. Pilnīgi nopietni. Tāpēc, ka pat īsts miegs, viņš restartē kaut kādus, kaut kādus vadus, kaut ko. Jā. Jo, kad es iegāju Roberta studijā, matricītas pilventiņš sedz viņa. Nē, es patiesībā guļu pēdējā laikā, tāpēc, ka es esmu pasācis iet uz sporta zāli. Salīdzinoši. Regulāri man arī ir jāiet, jo mēs esam, es ar 3 meitenēm, esam My Team Challenge, My Fitnessā, kur mums ir jāaiziet uz 2-3 reizes nedēļā jāapmeklē ir katram šī sporta zāle un viena grupa nodarbība nedēļā pa lielam vidēji sanāk ir jāapmeklē. Līdz ar to vajag, tur nav variantu. Kas ir ļoti vispār labi, man patīk tas My Team Challenge, vispār baigi labā štēla. Baigi labā štēla, tu tur vari ieiet un redzēt, cik reizes ir aizgājuši visi un cik reizes vēl jāiet. Un ir gan tas accountability, gan kaut kāda tā progresa sajūta. Negribas pievelt pārējos. Tas labi nevajag uzmest. Jo vienu nedēļu, ja tu neizpildi savu mērķi, es domāju, tu esi ārā no tās loterijas, jo beigās tur var vinnēt kaut ko. Bet, labi, tas nav tik svarīgi. Vienkārši tu esi nofēlojis visu komandu. Tev jāiet uz pagrabu. Es dzirdēju par pagrabu. Es esmu dzirdējis. Ošam tur ir tā, ka es nezinu, gan jau tā nav, jo es tur neesmu gājis, bet, esmu dzirdējis, ko kāds teica, viņš man pastāstīja. Un tas, ko es atceros, kas ir absolūts fakts. Tur ir pārsvarā sadala pa 2. Un tev iedod kaut kādu accountability partneri. Un, attiecīgi, ja viņš nav atnācis uz treniņu, tevi sit tur. Tevi sit ar pātagu. Ar pātagu, jā. Jā, vai kādu gumijas tādu steku tādu. Bet tu esi pilnā lateksā vai daļai tikai? Vai tas cilvēks ir gimp lateksā tērpā? Tas, kas ir, jā, sitējs ir. Un tev ir, tu vari nesot augstspēdienas tajā brīdī, vai ne? Teikt, tātuk. Ļauj novilkt, ja grib novilkt. Bet jā, karoč tev sit. Tas notiek pagrabā viss, ja tās sarkanās gaismās. Un jā, tāpēc tev ir motivācija aiziet, jo tu zini, ka ja tu neaiziet, tad tas otrs cilvēks cietīs un tu negribi uzmest. Tu vari uzmest sevi, bet tu negribi uzmest to otru. Jā. Un jā, ja tu 3 reizes neaizēji, tad tā slodze, ko dara pāri tam cilvēkam, kāpinās. Jā. Jā, bet es tur varētu, es iztēlojos tu, kā darīt, tu mēģinātu sajiet pāri ar cilvēku, ko tu ienīst. Un tad speciāli neiet. Es saku, nē, bāc, man vienkārši tur, es vienkārši biju saslims, man nesanāca, es nevaru pēkšņi caurēju. Vai tu nāksi atpakaļ pie tā privātā trenera? Es negribu tik daudz accountability. Tur, tā kā... Es gribu vidēji daudzumu accountability. Ja tu neaizēji tās 100 reizes... Jo man gribas bimbāt, Kas tev bimbāt? Bimbāt, kāpēc mēs nevaram neaiziet 100 reizes, zini ko, es negribu nemaz aiziet 100 reizes. Es gribu tādu sistēmu, kur es aizēju 80 no 100 reizēm. It's good enough. Man nevajag aiziet 100 reizes. Man dzīve ir viss tā sporta zāle. Nepaldies. Robert nāc ārā. Labi, tātad... jā. Vai mēs iesim pie tā privātā trenera? Jā, vai tu gribi aiziet atpakaļ pie tā trenera, lai tev būtu tā programma, ko pildīt? Es gribu, vai tu gribi vēl iet un kačāt? Es gribu, jā. Tagad vienīgais tā problēma ir... Es samaksājuši tiem naudas piedziņai, ko man fitness man bija uzsācis pret mani. Varbūt tas bija tas vīrietis tajā geļikā. Viņam tāds pagaiši. Es redzēju šo seju.
Jā, bet es samaksāju, esmu gatavs doties, un tam man vienkārši jautājums, vai tu arī gribi atgriezties pie mūsu privātā trenera? Nē, es gribētu, laikam jau, es zinu, man vispār ir jautājums, kāpēc, es kā saprotu, kāpēc, bet, kāpēc tiem brīvajiem svariem mūs mācīja mums kačāties? Tāpēc, ka tie brīvie svari, laikam jau tāpēc, ka viņi visur ir pieejami un tu vari visur viņiem strādāt un tā skaitās, tā kā tu iemācies to, jā, un tad tu esi set for life. Bet tie treneži ir vieglāk, taču vienkāršāk ir, viņos nevajag tik ļoti tā tehnika uzmanīt un tā tālāk. Es nezinu, pajautāju viņam. Nav nekāds, mums nebija nekāds, vienkārši ko viņš izdomāja, to mēs darījām. Jā, es pat esmu, ko es tur darīju. Es tikai tagad atceros. Es atceros, ka dibens jāsasprindzi. Jā. Tev tur labāk sanāca. Es man vēlāk pielicis, kur kaut kas jāsasprindzi. Bet man ir jābeidz šis podcasts. Lūdzu, paldies visiem arī. Tu gribēji pabeigt to YouTube lietu? Par ko? Nē, es gribu, varbūt, ja būs podcasts, kur būs vairāk cilvēku, vai kas gribētu, lai mēs salīdzinām home mājaslapas mūsu YouTube'iem. Es gribu redzēt, kas tavā YouTube'ā rādās sākumā, kas manā, kas Kristapam. Man liekas, tas būtu diezgan jautri paskatīties uz to. Zinu, uzliksim tur uz televizoru. Varam. Un par sporta zāli pabeidzot, man liekas, tā grūtība, Rihard, ir, ka ir decembra vidus. Un tūlīt būs janvārs. Tas nozīmē, ka janvārs būs tas mēnesis, kad būs pilns cilvēkiem. Vienu mēnesi būs pilna sporta zāle. Vienu mēnesi gadā. Tas stulbs jāmas, kāpēc tagad neiet uz tā zāli. Ir taisnība, būs pilns. Tas kā es burtiski, jo man tas maitīm challenge turpinās līdz pat februārim, ieskaitot kaut kādu, līdz 3 mēneši. Man tas janvārs, man tāds, ak Dievs, tagad ir diezgan tukšs tā zāle, un tas man patīk, jo ir protams, bail neveikli kad ir pilns ar cilvēkiem, un man tik ļoti nepatīk, kad ir tas mazais fucking skapīts, jā? Jā. Tas mazais skapīts, un tad tev blakus, ja ir kaut jau viens cilvēks blakus skapīti vienlaikus ar tevi, ģērbis vai ko dara tajā te vietā, jau tas ir viss maksimāli, vieta jau ir aizņemta visi, ja tur ir 3 vēl cilvēki, tas nav vairs iespējams tur pārģērbties vai savas mantas nolikt vai jebko. Līdz ar to tas janvārs ir, es skatos ar pilnīgi satraukumu un šausmu pilnām acīm uz to mēnesi. Dzīvo šodienā, tagad ir decembris. Jā, bet kad tu gribi sākt iet ko? Nākamnedēļ? Decembrī, jā. Būs labi. Tu redzi, kur ir tie cilvēki, kas ir apņēmušies visi tie, kur var redzēt, ikdienā nenāk uz zālīti tādi nošļukuši, pilni. Es negribu teikt rasni, bet jā, visi tie tādi, jā, ka tu zini, ka viņi tikko sāk iet uz zālīti. Bum! Viņi pārstāja. Kāpēc? Jo viss jaunā gada apņemšanās ir domātas plauktam. Tu viņus ieliec plauktā, aizver plauktu un nedomā par to. Jā. Mēs būsim vieni no viņiem. Mēs pagaidām esam. Es esmu. Es arī tā kā, ko es eju, kaut kādas dažas nedēļas tikai. Līdz to, es sāku pierast pamazām atrasties tajā zālē. Jo visgrūtākais man personīgi ir psiholoģiski pierast vienkārši būt tajā svešajā vidē ar svešajiem cilvēkiem un justies tur daudz maz droši. Nevis tā, ka es visu laiku esmu tā kā ko es daru, kas ir visi šie cilvēki un tā tālāk, bet es sāku pamazām pierast pie tās vidas un tad jau tur var uzturēties. Labi, paldies visiem, ka klausījāties, paldies, ka skatījāties, lai jums visiem jauka šī nedēļa un droši vien jums jau ir 3. adventa, mums vēl ir kaut kāda 2. vai kaut kas tāds, šī ir 2. sērija. Kāds būs virsraksts šī sērija, Rihards Snieg? Caur zvaigznēm. Uz ērkšķiem? Uz ērkšķiem.
balstīts uz patiesiem notikumiem.